Nu, ko labi? Laiks ir. Jāsaka. Labvakar, dāmas un kungi. Prieks jūs redzēt tik uplātni skaitā. Mani sauc Brons Lunters. Es esmu Garkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs. Un mēs esam iniciatori atkal šeit paneļa diskusijā, kāda jau notika mēneša sākumā Bērģos. Un ņemot vērā, ka tā Garkalnes pagasta dalīšana šobrīd ir tāda gan teju vai top 1 aktualitāte pagastā, tad mēs norganizējām vēl vienu šādu paneļa diskusiju, kur tiekās Ādažu pašvaldības pārstāvā vadība un Robežu pašvaldības vadība. Forši redzēt, cik daudz klātesošos, gan jau varbūt vēl kāds atnāks, bet mēs sākam, un šodien mūsu paneļa diskusiju vada žurnālists Aidis Tomsons. Un es aicinu Raidi un mūsu vakara viesus, nemaz nesaisties tur arī, bet nākat lūdzu visi priekšā, visi vakar viesi, visi 4. Nu, jā, ko lai es saku? Nāciet priekšā. Balāns kundze, lūdzu. Es reiz saku, labvakar visiem. Es Balāns kundze pazīstu. Nu tā. Pārējos es nepazīstu. Es saprotu, Ādažu novada vadītājā, un tad ir vietniece un vēl viens vietnieks no Robežu novada. Jums jau vien jānāk, es nebiju, varbūt paši sevi iepazīstināsiet, vai man kaut kā, es nepierakstīju jūs vārdus uz vārdus, visas tāpēc. Nu tā, es saprotu, vajag vārdus uz vārdus pieminēt, vajag šeit ātri sapazīstamies. Labvakar visiem, Ainās Ožģelēns, pirmais vietnieks. Labvakar, Vita Balāna, Robežu pašvaldības domas priekšsēdētāja. Labvakar, Ādažu pašvaldības domas priekšsēdētāja, Karina Miklaussone. Labvakar, Valērijas Bulāns, domas priekšsēdētājs, vietnieks, attīstības jautājumus. Patīkam. Nu, mums kaut kā to vienu mikrofonu būs jāsadīvo. Tas mikrofons, acīm redzot, ne tik daudz varbūt zālē vajadzīgs, cik saprotu, mūsu strāta arī tiešraidē, un tie, kas skatās, tomēr sako Facebookā, ne visi arī atnāk. 6 vakarā, laikam ne visiem ir ērts laiks, man vairāk sacīja, ka viņi nepaspēja no darba atbraukt, un ar to iespējams kādu vienkārši pēc tam mums vajag skatīties. Es, protams, esmu pat, mazliet vainīgs jūtos tagad pie šī vakara pasākuma. Es ierakstīju Facebook vienā grupā vienkārši, ka es nesaprotu, pēc kāda principa man vajadzēs izšķirties, un tas tad arī parāda vaļā, atcīmredzot, interesi no vairākiem saņēma arī lūgumu, varbūt, ka mēs varam sarīkot šādu diskusiju. Kā man teica tāds, jau esot bijuši, es jau notīmos mierīgs, domāju, gan jau es noskaidrošu kaut ko vairāk. Bet beigās esam, kā redzams, tomēr spējuši šeit atkal vēlreiz satikties. Es esmu vēl pateicīgs jums abiem, īpaši droši vien tāpēc, ka šis ir tāds ārpus kārtas pirmsvēlēšana laiks sanācis. Tā jau iznāk reiz 4 gados, vai nepiedalīties visās priekšvēlēšana maratonā. Tagad vēl viens tāds pa vidu ir satrāpījies, un es pieļauju, ka tas neapšaubā varētu būt diezgan nogurdinoši. Tas, ko es vēl secināju tagad šajās pāris dienās sagaidot šo vakaru, ka tās emocijas ir diezgan sakāpinātas, ko es tā nebiju mazliet iepriekš nojaucis, ka tas tā ir, tāpēc, ka, jā, es dzīvoju lielā mērā varbūt, savā burbulī un ne visam tik ļoti rūpīgi sekoja līdz, kas notiek, un tād, kad sadzird, ka tur cilvēki sastrīdās savstarpēji par to, kādi ir argumenti pār vai pret pievienošanās vai palikšanai Robežu novadā, es sapratu, ka varbūt tās emocijas mazliet par daudz, un es ļoti gribētu cerēt, ka pēc tā šīs dienas sarunas mēs varbūt varam mazliet viņa arī to emocionālo toni samazināt, ja mums tas šķiet, jo pasaulē ir tik daudz problēmu šobrīd, par ko raizēties, un šo vēl padarīt par vienu tādu pamatīgu problēmu, varbūt arī, man liekas, nevajag. Tāpēc es ļoti ceru, ka arī kaut vai tas, ka var attālināt mums redzēt, tas ļaut mums mazliet pragmatiskāk uz lietām palūkoties. Tas mans atvainošanās droši vien vispirms jums un tikpatās arī tiem skatītājiem, kas esat vairāk piedalījušies šajās diskusijās, iespējams kādi jautājumi atkārtosies, jo es visu neesmu arī sadzirdējis, un droši vien, ka tāda ir vēl viena liela daļa, kas visam nav sekojuši līdzi. Un tas otrs, protams, kas nozīmē, ka es ļoti gribētu, ka tā saruna mums sanāk pēc iespējas pragmatiskāka,
Es domāju, ka mēs varētu viņu sadalīt tādā ziņā divās daļās, kad es sākumā veidoju paneļu diskusiju, tad tiešām, cik mēs varam to izdarīt šeit uz vietas klātienē, un tad skatos, cik mēs varam iesaistīties pārējie ar jautājumiem, man patiešām arī sasūtīt tie jautājumi, kurus jūs jau iepriekš esat sarakstījuši, tiem priekšroka. Ja mums paliks laiks pāri, skatāmies, cik mēs vēl varam ļauties tam, kas notiek savukārt šeit pat zālē uz vietas. Vispār, cik es saprotu? Un droši vien tas jautājums, vai tas, mikrofons būs jātauko kā kopā visiem vien. Varat vienkārši kaut vai ar galvu pamāt robežnovads, tā kā grib, ka mēs paliekam pie jums. Es tagad vairāk, tā kā, protams, skatos lielā mērā kā Garkalna pagasts iedzīvotājs. Jūs tā kā gribētu, ka mēs esam ar jums? Jā. Varbūt grib tas nav pareizais vārds. Robežnovads jau 2 gadus strādā pie robežnovada attīstības. Mēs redzam robežnovadu pašreizējā sastāvā. Mēs zinām, ka ir likumā šis likuma pants, kas mums ir jāizpilda, bet mēs savu nākotnes, šodienas darbus un nākotnes plānus neplānojam ar domu, ka kāds no mums atdalīsies. Mēs viņus plānveidīgi gan investīciju plānos, gan attīstības dokumentos iestrādāt šo robežnovadu tādu, kāds viņš ir, un vēlamies noskaidrot Garkalnas pagasta iedzīvotāju viedokli par šo jautājumu, kas mums ir likumā noteikts izpildīt. Tas nozīmē, ja mēs atvienotos, mēs sabojātu jūs plānu. Mēs sabojātu, jūs nesabojātu, mums būtu jāpārorientējas uz citu robežnovada moduli, jo mums robežnovadā ir svarīgs katrs iedzīvotājs un katrs uzņēmējs. Un mēs patiešām arī skatāmies, lai šī novada attīstība būtu līdzsvarota. Ja kāds ir izteicis tādu domu, ka mēs kaut ko sāksim dalīt, tepat bija tāds teikums bagātajos un nabagajos, tad šis nebūs mūsu pašvaldības pašreizējās vadības modelis. Mēs sekojam līdz tam, lai novads attīstītos līdzsvaroti, nedalot. No, labi. Un mums ir ļoti svarīgs katrs novada iedzīvotājs. Ādaži grib mums? Ļoti tāds krass jautājums. Ādaži joprojām pārstāv to iedzīvotāju vēlmi un iniciatīvu, kuri izteica 19. gadā pār par 1000 Garkalnas pagasta iedzīvotājiem vēlmi būt pievienotiem pie Ādažiem. Un tas, kas mums ir ļoti svarīgi šodien saprast, kas ir šodien, jo patiesībā mēs esam nodzīvojuši laika sprīdi nepilnu 4 gadu garumā, un ļoti precīzi pieminēja arī Paulāns kundze, jo patiesībā apvienotais novads jau bija 2 gadus, un Ādažiem ļoti rūp šobrīd Garkalnas pagasta iedzīvotāju viedoklis. Un, ja tas viedoklis ir joprojām, ka vēlas būt pievienoti Ādažiem, Ādaži ir gatavi šo apvienošanos veikt un iepērties par apvienoto novadu. Es nozīmē, es saklausu tā, ja jūs gribat, tad mēs jūs ņemam. Tā. Bet, negribat, tīnieties. Es mēģinu interpretēt. Nē, redziet, kāpēc es tā jautāju? Jo no vienas puses jau vienmēr tas interesantais jautājums ir. Mēs gribētu droši vien būt pie tiem, kuriem šķiet, ka viņiem gribas ar mums būt. Ja jums gribas ar mums, tad mēs varētu to apsvērt. Ja jūs sakat, labi, ja jūs nāksiet, ņemsim jau. Tā. Vai arī man robežnovad, labi, gribat palieciet, negribat neiet. Es to interesējos sajust. Kāda jums ir jēga no mums? Skaidrāk noformulēšu, es redzu esošo robežu novadu, kā attīstīties spējīgi, kā spēcīgu novadu jau esošajās teritoriālajās robežās. Pēc mums jūs nevarat attīstīties? Mums būs plāni, mums būs jāveic izmaiņas gan teritorijas plānojumā, būs atkal izmaiņas dažādās programmatūrās, jo šos 2 gadus mēs esam veltījuši tādam vienotam novada moduļa izveidei, līdz tam, ka šobrīd mēs jau dzīvojam tādā sakārtotā pašvaldības programmu, attīstības dokumentu, redzējumu modelī. Mums būs jāpārkārtojas, bet es redzu, ka mēs ar
ļoti spēcīga pašvaldība ar šiem 3 pagastiem un Lamgažu pilsētu. Es redzu šai pašvaldībai tiešām labu attīstības nākotni un ļoti līdzsvarotu attīstību šodienā. Man ir svarīgs katrs iedzīvotājs, mums. Labi, un Ādažiem, kam jums vajadzīga vēl viena problemātiska vieta? Paskatieties. Kas nav jau te nekāds zelta ielas. Jā, paldies. Mēs esam problemātikas karā, tā kā pēc būtības pievienojaties. Bet es varbūt īsumā atbildēšu, neieejot šajos administratīvos jautājumos, jo pēc būtības pēdējie 2 gadi jau ir rādījuši un mācījuši, kā tas notiek. Tas nav vienkārši. Un es ar tādu cilvēcisku izpratni arī vēršu uzmanību Garkalnes pagasta iedzīvotāju vēlmei nedalīt to pagastu, jo ir kaut kādas sajūtas un saiknes, kaut kāda stabilitāte. Savukārt, ja mēs runājam par to, kas un kā notiek jau šodien, tad ir teritorijas un ir loģiskas tādas tiecas un saiknes, kuras mūs jau vieno. Pēc būtības neskatoties, kur ir tā robeža, kurš no klātesošiem var novilkt, kur lielajam Baltazaram ir robeža starp novadiem. Mēs noteikti ir kaut kādas lietas, kuras mēs pat jau šodienā nevelkam robežas. Un arī šajās sarunās pēdējais mēnesis patiesi paldies par salīdzinājumu par priekšvēlēšanu laiku, bet ir sanācis ļoti daudz runāt par tām jau esošām sadarbībām, jau esošo kaut kādu kustību, mobilitāti, loģistiku, pakalpojumiem. Un šodienā es vēlreiz atsaukšos, ir ļoti svarīgi aptāju, jo mēs gribam just visa novada to noskaņu. Kāds ir tas cilvēku noskaņojums? Visi vienādi nekad nedomā. Tieši tā, bet tomēr mums būtu svarīgi. Un vēl te tā aptauja, es teikšu atklāt, viņi ir sarežģīti, bet viņi ir ļoti dziļa un izzinoši. Un proti, tur ir tas būtiskums, ja mēs paskatāmies mazliet vēsturē, Garkalne ir bijusi Ādažu pagasts. Ir jau bijis tāds vēsturiskais centrs un iespējams ir jau tās sajūtas un tradīcijas. Un tāpēc mums ir svarīgi, kā tas ir šodien, jo arī Garkalnes pagasts, tieši tāpat kā Ādažu pagasts, ir ļoti strauji attīstījies, ir ļoti transformējies un augs. Un tāpēc ir svarīgi tas, ko šodien domā iedzīvotāji. Un es palikšu pie tā, ka jā, ja tas iedzīvotāju vēlme ir būt ar Ādažiem, protams, ka mēs esam viesmīlīgi un darīsim labāk. Un mēs jau esam trenējušies savu pieņemšanu. Vienīgais atceros, kad es sāku dzīvot Garkalnē, tad stacijas nosaukums bija robeža. Tā kā acīm redzot tā saikni ir gan un gan. Tas otrs, protams, es iesāku tādu vispārēju, mēs jau aiziesim uz praktiskiem jautājumiem, protams, jā. Tas otrs jautājums, labi, viena lieta, kā jūs uz mums raugāties? Es tāpēc gribēju to sajūtu teikt. Tas otrs jautājums ir, protams, mums. Un kāpēc mums gribēt būt vai robežu daļā vai Ādažu daļā? Tas jūsu arguments. Kā jūs sacīt, kāpēc? Jūsuprāt, mums vajadzētu gribēt būt daļai no robežiem? Es domāju, tāpēc, ka robežu pašvaldībā mums nav izteikta centralizētā centra attīstība. Mēs tiešām arī jaunajā novadā cenšamies, lai visos pagastos Lamgažu pilsētā, visos lielākajos attīstības ciemos šī līdzsvarota attīstība nonāktu. Mēs esam saplānojuši tiešām jāteic, ka Stopiņu pagastā un Robežu pagastā lielās infrastruktūras būves jau vēsturiski tika uzbūvētas vai uzsāktas būvēt un šobrīd nododas eksploatācijā, vai arī šogad mēs 3 būves Stopiņos nodevām eksploatācijā, kuras tika jau uzsāktas Stopiņu novada laikā. Un Garkalnes novadā šobrīd mēs esam ieplānojuši to tiešām lielus infrastruktūras objektus, kas ir, kā jūs jau arī redzat, šīs skolas piebūves būvniecība, kas mums jau ir investīcija plānos, kas mums ir projektēšana šobrīd, kas mums ir svarīgi, lai Garkalnes pagastā mēs varētu nodrošināt šo sabiedriskās publiskās infrastruktūras attīstību. Mēs tiešām plānveidīgi plānojam, mums izglītība ir prioritāte. Mums ir izsludināts Garkalnes sporta centra projektēšanas jau šis projekts, tieši tāpēc, ka Garkalnes pagastā nav neviena šī publiskā sporta ēka, kas ir viena skolas sporta zāle, tāda lielāka, bet ko mēs
bērnu skolā, ko mēs varam iznomāt šīm sporta nodarbībām. Tāpat arī Berģu pamatskolas piebūve tiks būvēta un ir izsludināta arī šī tehniskā projekts ir izstrādāts un Garkalnes bērnu dārza būvniecība šeit Vidzemes šosejas adresē. Mēs esam sarēķinājuši šos izdevumus, mēs spējam to arī finansiāli īstenot. Mums ir tālajoši plāni uz Garkalnes kā pagasta attīstību. Mēs redzam, ka šiem 2 gadiem katra pagasta iedzīvotāja vajadzības, tās vājākās vietas un stiprākās, kas kuram ir vairāk jāstiprina, robežot šobrīd tie noteikti ir ceļi. Garkalnē ir šīs infrastruktūras būves un mēs plānveidīgi arī plānojam tās attīstīt. Šogad līdz 15. decembrim mums jāieslēdz ir Garkalnes pirmskolas izglītības iestādes būvniecības projekts, kur mēs arī 4.800.000 plānojam iegūt no Eiropas fondiem un atlikušie, pēc tāmēr mēs tā rēķinam, ka 10-11 miljoniem varētu būt iepirkums, atliekušie 5-6 miljoni, tad mēs varam arī šo valsts kasas aizņēmumu paņemt. Mēs esam izrēķinājuši 45 miljonu aizņēmumu iespējamo. Mēs ceram, ka viss nebūs Garkalnē, jo mēs vēl meklēsim fondus. Un ir arī mums no izglītības ministrijas tāds solījums, ka Pierīgas pašvaldībām būs šīs valsts investīcijas pie izglītības iestāžu būvniecības vai piebūvi vai infrastruktūras paplašināšanas. Mēs ceram, ka uz katru vēl pamatskolas piebūvi mēs no savus 2 miljonus vai Pierīgai pat solīja 5, mēs varētu arī šīs investīcijas iegūt, bet mēs esam aprēķinājuši, ka šie 45 miljoni, ko mēs ieguldītu infrastruktūrā, mums arī šo kredītu portfeli tikai vienā gadā paceļ uz 17%. Es varu... Jā, bet tas ir ļoti būtiski, jo arī finansiālais pamats ir ļoti būtisks pašvaldības tālākai attīstībai. Jā, un tāpēc mēs tiešām plānojam Garkalnes pagasta attīstību. Mēs tāpat plānojam arī Robežu pagastu, Vangļušu pilsētas un Stulpiņu pagasta, bet Garkalnes pagastā mums tiešām ir plānot šie infrastruktūras objekti, kas ir ļoti nepieciešami, jo šobrīd pirmās klasēs vietas nav. Garkalnes skolai te ir daudz moduļus pie moduļa un īsti arī nav, kur vairs attīstīties. Tas ir jāattīst un jābūvē, un mēs to plānojam un arī darīsim, jo tas mums ir investīcija plānā. Jā, un arī šis sociālo pakalpojumu grozs, kas nav mazsvarīgs un tā līdzvērtīgā izglītības, kultūras, sporta attīstība. Es ceru, ka Garkalnes pagasta iedzīvotāji ir pamanījuši, ka mums ir daudz saliedēšanas, kultūras pasākumu, sporta pasākumu. Mums ir izlīdzvarota izglītība, gan metodiskais atbalsts, gan skolotāju palīgi, gan mācību materiāli. Mēs tiešām plānveidīgi strādājam. Tā ir jūsu izvēle. Būs droši vien konkrētie jautājumi. Ātrim šajā ziņā droši vien sarežģītāk, jo jūs jau mūsu nekādus nākotnes projektus nesat droši vien būvējuši līdz šim. Dažas. Kas tad ir tas, skatoties no jūsu skatu punktu, kāpēc jums šķiet, izņemot emocionālo saikni, kas arī varbūt kādam ir svarīgi, protams, kas vēl būtu tas, kāpēc mums liktos vērts apsvērt balsot par pievienošanos ātrim? Paldies, iespējams, šodien pirmo reizi arī sajūtu, kad šī sanāksme ir par tādu nedaudz vairāk solīšanu. Un proti jau gaitanīgi pirmo reizi, un to teikšu publiski arī sajūtu, es ļoti cienu Burbužu novadojumus priekšsēdētāju. Šodien bija tāda vēsāka tikšanās kā ierasts, kaut arī man likās, ka pēdējos mēnešos mums ir bijušas ļoti draudzīgas un atklātas sarunas un tikšanās. Priekšvēlēšana laiku. Ko tas nozīmē? Jā, tiešām šis ir iegriezies par priekšvēlēšanu laiku. Un savukārt teikšu, kā ir. Es nepiekritīšu, ka šis ir priekšvēlēšanu laiks. Un es to gribētu teikt, ka Garkalnes pagastam ir dot unikāla iespēja. Ir bijusi administratīva teritoriālā reforma, kur pēc būtības no augšas noteica, kam ar ko būs būt un traudzēties piespiedu vai brīvprātīgi, loģiski vai mazāk loģiski. Un šis ir tas gadījums, kad pēc būtības, ja mums būtu referendums, droši vien, ka šis punkts likumā nebūtu ielikts. Bet tā kā šis referenduma rīks un iespējamā viņa pielietošana, diemžēl viņa joprojām nav spēkā, tad mēs ejam šo te priekšvēlēšanu kampaņu. Un tomēr es viņu tā negribētu saukt.
Un, ja mēs runājam par to, par ko ikdienā domā Ādažu pašvaldība, ļoti atklāti, mēs nebūvējam skolas un neplānojam attīstību Garkalnes pagastā. Garkalnes pagastam, tik cik mēs sadarbojamies arī savā attīstības programmā, par cik mēs robežojamies, mums ir kopēji infrastruktūras un interešu projekti. Un tādēļ es ļoti uzsvēršu, mums, diemžēl, 9 gadu garumā nav izdevies vienoties un panākt kvalitatīvu, gājējiem draudzīgu un apgaismotu Aldaru ielas rekonstrukciju tikai tāpēc, ka tas ir tik sarežģīti robežu jautājumu dēļ un prioritāšu dēļ, jo vienam pagastam tā ir nomala, otram pagastam nomala, bet kādam tas ir centrs un galvenais piebraucamais ceļš. Tas pats ir ar ūdens apsaimniekošanu, tas pats ar pakalpojumiem. Tikai tie ir tie jautājumi, kuros mēs saskaramies un kuros mēs ikdienā arī jūtam šīs tieces, un nav noslēpums šim pašam Aldaru ceļam. Mēs esam vairākus gadus budžetā rezervējuši līdzekļus. Tas šoreiz gan pilnīgi neattiecas uz robežu pagastu, uz robežu novadu, bet arī robežu novads nav turpinājis šo projektu, un viņš ir tāds ļoti gaidāms un ļoti aizmirsts. Bet es tiešām aicinātu varbūt konstruktīvi runāt par lietām novados, par pakalpojumiem, par šīm te bērnu jautājumiem, pieejamību un mazāk par priekšvēlēšanu kampaņu, jo šīs tomēr nebūs tikai tas. Cienījamie garkalnieši, jūs esat brīnišķīgi, mēs nākam ar mīlestību. Mēs ļoti gribētu, lai jūs esat tie, kas izšķirās, kā jūs redzat savu nākotni. Nākamais jautājums arī jums. Tad mēs jau vienreiz, piedzīvojām vienas pārmaiņas. Mums bija savs novads, mēs esam tagad daļa no robežu novada. Un jebkuras pārmaiņas kaut kādā brīdī uzliek procesus uz pauzes. Te pieminētais, daži jau pat pieminētie Paulānas kundzes projekti, pieņemsim sporta centrs. Līdz ar apvienošanos, novadu šo te reformu, būtībā uz kādu brīdi iepauzēja. Līdzīgi ir noticis vēl ar dažām citām lietām. Tāpēc, ka skaidrs, kā nāk jauns novads, viņu deputātiem jāizvērtē, ko viņi šo darīs. Viņi pēc tam paskatās, saliek savus prioritātus un tikai tad var realizēt. Šajā brīdī, un tas ir tas grūtais jautājums, kas, es domāju, daudziem ir galvā. Būs atkal reforma, kas nozīmē, ka atkal viss apstājās, tad kas notiks? Kamēr jūs atkal apskatīsieties, saliksiet visu kopā, sēdīsieties, skatīsieties jā, nē, un atkal ir pauze, vai ne? Cik gara tā pauze? Kāpēc tāda pauze vispār ir vērts darīt? Jā, man ir žēl, ka Garkalnes pagastam ir tāda pieredze ar pauzi. Mums arī ir bijusi apvienošanās, un liekot roku uz sirds, mums nav apturēts neviens no projektiem. Man grūti komentēt, jo mums nav tāda pieredze. Uzsāktie projekti, arī jaunie kredīti, aktivitātes un lēmumi, ko bija lēmusi iepriekšējā novada doma, ir mums saistoši un bija augstākajā prioritātē. Un, varbūt nav bijusi par paritāti šajās investīcijās un projektos abos pagastos, bet tas bija atbilstoši pieņemtiem domas lēmumiem. Man ir grūti komentēt, ko jūs vedināt. Ja tur ir uzsākti darbi, ja tur ir, šeit es dzirdēju vairāki būvprojektu lietas, viņas tā īsti neapstājas. Ieceras ir attīstības programmā, viņām ir kaut kāds jau vīzijas un laiks, periods, un viņas iet kopējā programmā. Mēs jau nerunājam, saprotiet, kad Ādažu pagastam ir jāfinansē kādas Garkalnes pagasta vēlmes vai vajadzības. Garkalnes pagasts ir ļoti, es atļaušos teikt, pašpietiekams pagasts, un viņi drošīgi strādā iedzīvotāji, nopelna nodokļus, pašvaldība par šiem ienākumiem arī realizē viņu vajadzības. Kāpēc es to jautāju? Es domāju, ka tas ir viens no vislielākajiem jautājumiem visu prātā. Pieminētais sporta kā lidošana Paulānas kundzei vārdu. Tepat pretī skolai. Šobrīd tur nekas neliecina, ka tur kaut kad būtu tuvākajā laikā sporta hāla. Pirms 5 gadiem apmēram tur iezīmēja kokus, kurus vajadzētu nozāģēt. Tas iezīmējums ir pazudis jau, protams, jo viss tajā brīdī piededzējās. Tagad saka, ka atkal ir iecer. Tās bažas ir tajā brīdī. Mēs aiziesim zāģiem,
un atkal nepaspēs neko iezīmēt, nemaz nav ko iezīmēt. Pat ir paliks. Es mazliet gribētu tomēr precizēt arī Miķelsonas kundzes to secinājumu no jūsu jautājumu, ka pašvaldība ir apturējusi kāds Garkalns iesāktos projektus. Noteikti nē. Mēs sakārtojām dokumentāciju tā pašai Bērģu pamatskolai, kas atvainojos, bet investīciju plānā Garkalns pašvaldībai nebija ierakstīts šis projekts. Bija izsludināts skiču projekts, kur 22. gadā mums noliekot skiču projektu jau priekšā mēs secinām, ka ir skiču projekts, bet investīciju plānā nav pa gadiem salikts. Mēs aktualizējām investīciju plānu un soli pa soli mēs esam nonākuši līdz tam, ka šobrīd projektēsim. Tas pats jautājums par Garkalnas pamatskolu. Atbraucot pie skolas direktora iepazīties, viņš neļaus samelots, viņš šovakar redzēja, jo viņš vispār zālē tieši sagaidīja, ka man rādīja jau no 9. gada šos zīmētos skiču projektus, kur nepārtraukti ir zīmēts un lūgts, ka lūdzu uzsākam. Mēs esam pa šiem 2 gadiem nonākuši līdz procesam, ka mēs esam uzsākuši šī tehniskā projekta izstrādi. Mēs esam veicinājuši to, lai šīs ieceres reāli dabā sāktu izpildīties dzīvē. Un tas pats ir par sporta centru. Jā, viņa ir iecere. Jā, paldies arī Garkalnas pašvaldībai, ka šī zeme tika iegādāta, bet pie tā viss bija apstājies. Mēs pa šiem 2 gadiem esam strādājuši ar deputātu komandu tā, ka mēs šobrīd esam izsludinājuši tehniskā projekta izstrādi. Un plānojam investīciju plānā jau reāli šos darbus darīt. Tā kā pārtraukti nevieni projekti iesāktie netika, arī uz Miķelsonas kundzes repliku, ka 9 gadus ir kāds sadarbības projekts par Albu ielu. Protams, es 2 gadus tikai strādāju Ropažu novadā, es varu nezināt par iepriekšējo vēsturi, bet šo 2 gadu garumā es nekādu sadarbības projektu vai priekšlikumu neesmu saņēmusi no Ādažu novada pašvaldības. Mums šis ceļa posms ir diezgan īsts, mēs tad esam izsludinājuši projektēšanu šīm Ādažu ceļa posmam, bet ja jums ir bijis kaut kāds kopējs projekts izstrādāts ar Garkalnas novadu, ne Garkalnas novada speciālisti bijušie un tagad esošie, kas strādā, nav šādu projektu neaktualizējuši, neiesnieguši, ne Ādažu novada pašvaldība. Tāpēc varbūt esam konkrēti tādos izteikumos. Ja ir šāds projekts un mēs esam gatavi sarunai, jo kopējo projektu īstenot ir, es uzskatu, ka gan lētāk, gan arī sabiedrībai ir lielāks ieguvums. Mums ir projekti ar Rīgas pilsētu, ko mēs esam īstenojuši, kur savā pašvaldības teritorijā mēs apmaksājam šo projektu daļu par saviem budžeta līdzekļiem, Rīgas pašvaldība par saviem. Mēs noteikti esam atvērti šādam priekšlikumam, bet Garkalnas novada pašvaldībai šāds gājienu celiņu projekts nav bijis izstrādāts. Ja jūs sakat, ka ir bijis izstrādāts un nav panākta vienošanās, tad lūdzu iesniedziet mums, tā ir pirmā dzirdēšana. Te man droši vien maza piebilde no manas puses. Man liekas, ka Garkalnas novadā ļoti daudzas bija idejas, kuras ir idejas, un tur arī pie idejām palika. Diemžēl, tāda man sajūta. Savukārt runājot par to, ja es pareizi saprotu no Ādažu novada vadītājas, jūs domājat, ka visi, skatoties uz savus iepriekš, jo es sadzirdēju, ko jūs teicāt attiecībā uz Sarnikaušu novadu, vai es ticamāk vai ne iepriekš, ka jūs neko tur neesat apturējuši, kas nebija domāts šajā reizē uz Ropažu novadu. Ja jūs tā pieredze līdz šim tiek domāt, ka arī tās ieceres, kas ir realizētas šeit, kas ir iesāktas vai vismaz tapušas kaut cik materializēties kaut vai projektu līmenī, ka viņas vienkārši tiks visticamāk turpinātas, vai ne? Tā es sadzirdu tajā jūs teiktajā, vai ne? Sakot, ka nevajadzētu būt bažām par pievienošanos, ka tad tas apstātos. Protams, tas lielais jautājums ir kaut kādā brīdī jūs redzat arī doma, ka jūs nāksiet ar kādām, kā jūs izmērīsiet, varbūt vēl kādas interesantas idejas no jums. Kā jūs spriedīsiet, ko mums vajag? Jā, kā es arī minēju, pēc būtības Ādažu novads ir arī norūpējies savu novadu ietvaros, tieši tāpat kā Paulāns, kurš teica, apvienojoties novadiem, tā uzmanība ir jāskatās uz visiem. Un par tām iecerēm un par to, vai ko varbūt darīt vairāk savādāk vai nedarīt, iespējams, tur ir jāvērtē šie dati un analīze, jo iedošu vienu piemēru, tad
būtības, iespējams, man iepriekšējā pieredze vadot attīstību, arī liek pieņemt lēmumus tomēr datos balstītus. Un mēs skatāmies šodienā Tiece, novada centrs, novada apvienošanās bija jau pagriezta Ropažu novada virzienā, un pēc būtības kā ļoti skatoties Garkalnē tāda izteikta ne pilsētas centra, ne tāda centra, kurā piespiedu brīvprātīgi visi vienmēr apgrozās, arī nav. Līdz ar to jau ir veidotas citas tradīcijas. Tas, ko noteikti būtu jāpārskata, ir šie tehniski ekonomiskie dati, cik daudz ir šo bērnu, kurā vietā attīstīt, vai tās ir piepūles, vai tomēr skatīties un centrēt ēku kaut kur citur, ja mēs runājam par izglītību. Tās būtu tās lietas, ko mēs pievērstu uzmanību pārņemot projektu, jo mainoties šim Tiecas areālu un cilvēkiem, es noteikti skatītos, kas ir efektīvākā loģistika, kustība, bet tas neizšķir to, kas jau ir bijis lēmts iepriekš autonoma pagasta ietvaros, jo mēs paļaujamies tomēr, ka iedzīvotāji gan ir izteikuši vēlmi, gan arī, ja līdz šim nav, tā saka, apgāzuši vai protestējuši, ka ne, mums nevajag šeit sporta centru, vai mums nevajag šeit kaut ko, jā. Tad tas ir tas jautājums, man šodienā nav atbildes, cik datos balstīti ir šie lēmumi. Tas, ko es teikšu atklāti, jā, Ādažu novads šobrīd ir diezgan vadošs uz jaunu vietu radīšanu izglītības pakalpojumā. 5 gadu laikā ir radīts 1500 ar jaunām vietām, proti ir izbūvēts ēkas un arī pakalpojumi saņem jaunu papildus bērnu. Tas nozīmē, es ļaušos salīdzināt, diez vai Garkalnes pagastā ir mazāk produktīvi vai mazāk dzimuši bērni. Tas nozīmē, arī šeit ir jābūt ļoti lielam ieguldījumam šajā izglītības pakalpojumā, ja mēs vēlamies, lai maksimāli tuvu mājām bērni saņem izglītības pakalpojumu. Tikai tie būtu tie dati, ko mēs analizētu, jo pēdējā laikā arī Ādažu novadā lielākie investīcijas projekti ir bijuši izglītības infrastruktūras attīstībā, un mēs arī tieši to pašu sadzirdēju arī no Ropažu novada. Mēs arī lūkojam pēc tā, lai pakalpojums ir kvalitatīvs un pieejams uz vietas, bet es šodienā nezinu, cik tie dati un kādi ir, un tas būtu tas jautājums pirmais, ar ko mēs strādājam, paskatītos, kas tad ir mūsu iedzīvotāju plūsmu, uz kurieni viņi dodas, kur viņi saņem pakalpojumu un kas būtu darāms, vai tas ir labāks un pieejams uz vietas. Ja tā varētu atbildēt, tāda būtu pieeja arī citos jautājumos. Tas, ko jau es Pavlāns kundze iesāku, man liekas, ka šis arī tas otrs ļoti būtiskais jautājums. Tas ir jautājums par finanšu iespējām. Un, Ropažu novadam, protams, šajā situācijā vieglāk atbildēt, jo viņi jau šīs iespējas ir droši vien vērtējuši. Es mēģinātu droši vien sākumā vispārīgo jautājumu uzjautāt. Jūs, pēc kā jūs spriežat, kas ir tas, tā vērokļa, pēc kā jūs sakāt, cik mēs varam atļauties? Garkalnē, protams, arī Ropažiem. Protams, ka ir šis automāts saucamā bāze, kas nākamajā gadā ir ļoti liela bāze, kas ir visām iestādēm un struktūru vienībām un pamatu funkciju izpildēji. Aprēķinot šo bāzi, nākamā gadā šī attīstības finansējums, kas paliek attīstībai būtiski, pat ne būtiski, bet mazliet samazināsies ar šī gada budžeta iespējām. Un tad mēs rēķinām, kāds ir šis pašvaldības līdzfinansējums uz projektiem un cik mēs varam aizņemties valsts kasē, kas ir šie lielākie infrastruktūras objekti, kas mums ir paredzēti izbūvēt. Un tas ir finansiālais aprēķins, kas tiek balstīts uz datiem, uz pašvaldības ieņēmumiem, uz pašvaldības prognozētajiem ieņēmumiem, uz iedzīvotāju skaita pieaugumu un kā mēs prognozēti varam plānot šo investīciju plānu. Arī par šīm piebūvēm un infrastruktūras objektiem mums ir šī programma, kur mēs varam katrā ciemā redzēt, cik mums ir bērni. Mēs šo programmu šobrīd papildinām ar modeli, kur mēs ievietojam datus arī uz kurās izglītības iestādēs, kurā novadā kurš bērns mācās. Mēs uz šodien jau varam izmodelēt datus par katru bērnu, katrā ciemā, par vecumiem, par vajadzību. Tāpat mēs balstamies uz šīm rindām, kas mums ir elektroniskie šie dati, un arī
tādējādi veidojam šo infrastruktūras objektu plānu. Bet šis valsts kases iespējamais aizņēmums, kas tā kā saucās tā vienkāršot valsts valodā kredītu portfeles pašvaldībai, tad mēs visas pašvaldības ļoti pragmatiski iepriekšējās un tagad kopējā novadā esam ļoti plānveidīgi neatliekamos darbus darījuši un infrastruktūras objektus izbūvējuši. Un tas portfelis mums jāteic, ka pievienojās Robežu pagasts ar tādu lielāku kredītu portfeli, bet Garkalnes pagasts un Stopiņu pagasts abiem bija 5%. Jā, un tad uz šo brīdi kredītu portfelis mums ir apmēram 8,13%, 25. 8,84%, un tad viņš iet uz leju, jo pamatsummas mēs atmaksājam. Jā, bet mēs esam pareiķinājuši šos 45 miljonu aizņēmumus, ko mēs plānojam tuvākajos 5 gados apgūt, ka ir jāsaprot, ka mēs nevaram skolu uzbūvēt vienā gadā. Ulpriks vidusskolu mēs cerējām, bet jau iet 2. gads, un tad cerams, ka pabeigsim. Bet lielie objekti ir dažādi apstākļi, kas var ietekmēt, kas pat nav no mums atkarīgi, bet vidēji mēs saprotam, ka tādus lielos objektus mēs pabeigsim 5-6 gados kopumā. Mēs esam pareiķinājuši, ja mēs aizņemamies uz 20 gadiem, kāds ir kredīta portfels, un tas ir tas, ko es teicu, kas no galvas neatceros, bet 25. gadā tad mums tas procentu likme būtu 17,23, tad ir 16, 15, 15%, tad uz 9. 14%, un līdzīgi, ja mēs ņemam uz 15 gadiem, tad 25. gads jau ir bīstams, mums ir 80,47%, bet jāsaprot, ka mēs visu 45 miljonus neņemsim uzreiz, viņš arī izdalīsies, bet būtībā mēs stāvam 16-15% atzīmē, tad mēs pragmatiski, finansisti arī ir izanalizējuši, ka mēs šos objektus varam arī atļauties, jā. Šajā ziņā tas jautājums savukārt ir Ādažiem, jo viena daļa labi atcerās, ka Ādaži bija pirmās novads, man liekas, kurš bankrotēja. Kas liek domāt, varēsiet izpēstīt no finanšu stabilizāciju piedzīvoja valsts palīdzību. Kas liek visu laiku jautāt, jums jau tās aizņemšanās limits ir vairāk sasniegts, nav tā, proti, cik tad jūs varat atļauties, lai varētu finansēt? Paldies, jā, par šo finanšu stabilizāciju. Kā mēs zinām, arī Rēzeknes novads nav bankrotējis. Un nav bankrotējis, tāpēc šim jēdzienam iepriekšējā sapulcē man bija arī sagatavot atbildi, jo bija kāds iedzīvotāja jautājums, tāpēc, jā, nevienam nenovēlu mūsu valstī iedzīvotājiem nonākt tādā novadā, kur ir tik sarežģīta situācija. Un mana atnākšana Ādažu novadā bija kā reiz laikā, kad bija iesākta finanšu stabilizācija. Un tas mans secinājums ir, ka labāka, caurspīdīgāka un kārtīgāka pārvaldība kā laikā, kad ir finanšu stabilizācija, nav iespējama. Un par to droši vien arī liecina, varbūt kāds ir iepazinies dienas biznesā, šodien bija brīnišķīgs raksts, pārskats par pašvaldībām. Un tur arī bija varēja vērot šo struktūru un pārvaldību, kā kuras pašvaldības strādā. Man prieks, ka mūsu novada patiesībā ir top 10 tādā labā pārvaldības modelī. Bet es atbildēšu jā par šo bažu, par procentiem, par aizņemšanās portfeļiem. Jā, kā es minēju, pēdējos 5 gados Ādažu novadā ir attīstītas 1500 jaunas izglītojamo vietas, no tām 299 pirmskolas izglītības vietas, kā šeit, piemēram, pat bija pieminēts 10 miljonu vērtībā, apmēram šodienā ir tāds projekts realizējums. Un 2 skolas, ko vienā palielināja skaitu par 400 vietām un vienā izbūvē par 820 vietām. Tie ir mūsu lielākie smagstveri kredīta portfelī, un tas no kopējā kredīta veido 30 miljonus kredītā. Procentos tā ir par 2% vairāk par pusi no kopējā kredīta apjoma. Tātad puse ir aizgājusi tikai jaunas izglītības infrastruktūras radīšanā. Bet, lai nerastos sajūta, ka šie kredīti tad ir liels sloks un tāpēc pašvaldībā ir mazāk naudas, atcerēsimies, ka tie izglītojumi,
kur šodien, un visas šīs izglītības iestādes ir pilnas, saņemt pakalpojumus kaut kur citur, un pašvaldība regulāri maksā projām naudu. Līdz ar to naudas plūsma ir ļoti veselīga, un kaut arī šie kredīti ir, tā ir iespēja attīstīties, un pašvaldība arī tuvākajos gados, un ticiet, Ādaža pēc finanšu stabilizācijas plāno ļoti rūpīgi savas naudas plūsmas un budžetus. Viņi ir iespēja. Ja man šodien ir jāatbild, vai Ādaža par savu esošo budžetu var realizēt pieminēto sarakstu ar projektiem, droši vien, ka nē. Bet ja mēs lūkojam, ka iedzīvotāji nāk ar savu ienākumu nodokli, tas ir budžets un gros, no kā realizēt tos projektus, un es atkārtošos, Garkalnes pagasts ir pašpietiekams un iedzīvotāji nopelna priekš savas attīstības. Mēs gan atdodam rēzeknē, lai viņiem būtu par to. Arī mēs, un cik garš, tik plats, bet ar visu to mums paliek, un pieaug arī ik gadu šis budžets, līdz ar to, arī šo te stereotipu es aicinātu kliedēt par to, ka tā naudas plūsma ir jāskata ne tikai kredīta portfelī, bet arī tajā, kā uzlabojas pakalpojumu pieejamību, bērni vairs nav jāved citur, mums nav jāmaksā par viņiem prom līdzekļi. Par to šaubu nav, kas es domāju, droši vien ne man te apšaubīt par to, vai jums vajadzēja celt skolas, domāju, droši vien pilnīgi noteikti nē. Tas jautājums, protams, ir un paliek, kāpēc es jautāju par to kredītu portfeli. Jūs varat tos ciparus nosaukt kaut cik līdzīgi, kā sauc Paulāns kundze? Jā, tātad manis pieminētie 32 miljoni mums ir izglītības infrastruktūrā, apaļos skaidros kopējais kredīta portfels šobrīd ir 17,3, jau pēdējā informācija, un lai būtu priekšstats, kā pamainījās šis procents, jeb šis, procents, kāpēc es saucu skaidrus un procentus, jo augustā, kad nebija augstās kredīta likmes, bija 14%, un jau tagad, oktobra beigās, tie ir 17,3%. Mēs nepaņēmām nevienu jaunu kredītu, mums arī neiestājās nevienu jaunu kredītu atmaksa, tā ir tikai šis procentu likmes ietekme. Bet salīdzinoši ar robežiem tas ir lielāks skaitlis. Tās ir lielāks skaitlis, bet mūsu iedzīvotāji dušīgi strādā pelnu, un par to nebūtu jāsatraucās Garkalnes iedzīvotājiem. Jo, ja mēs dzirdējām, pie apvienošanās Garkalnēm ir 5%, šobrīd ir 8%, tad vai tad garkalnieši stipri jūtās šobrīd kaut kā svārstīgi? Te ir, un es iedošu vienu arī tādu komentāru, un varbūt arī robežos ir līdzīgi. Tas, ko es manu, tomēr deputāti, iedzīvotāji ļoti rūpīgi seko līdz tam, vai tiek realizēti tie projekti, vai tā paritāte tiek ievērota, vai neaiziet tāds kā māsiņu princips. Tas tomēr notiek. Vai mēs to gribam vai negribam. Un es pilnīgi saprotu labi šos jautājumus un iedzīvotāju bažas. Es jau tas, kuram patīk provocēt, neļaujamieties, tāpēc es arī jautāšu. Ziniet, pēc kā tas izklausās tagad? Tā, no malas. Ir tāds zeltāns sajūta, sakot. Skaidrs, kāpēc Ādažiem vajag Garkalni. Tāpēc, kā viņiem jau tas aizņemšanās griezti diezgan lieli, atnāks tādi turīgāki garkalnieši, īpaši Baltezergals, bagātāki ir par mums, jā. Jums atkal būs labāks kredīta portfels, būs vairāk naudas, tāpēc. Neļaujieties, kā jūs atbildat man uz šo? Es atbildu ļoti vienkārši. Pat izskanēja saraksts ar uzsāktiem projektiem. Viņiem ir tāma, izklausījās 45 miljoni. Tā arī ir tā tāma, kura ir finansējuma no tā IEN. Un es nedomāju, ka Garkalnes šie turīgie iedzīvotāji, kuri izteica vēlmi būt pievienotiem Ādažiem, neizprata to arī līdz šim. Man liekas, mums mazliet jāpaskatās arī, laikam atcīmredzot uz dažām vēl konkrētākām lietām. Es tev saveru vaļā savu spikeru, jo es te šo projektu, protams, arī esmu pierakstījis. Labi, skolas mazliet jau mēs te pieminējām, vai ne? Izglītības iestādes arī, bērndārs, jā, tāda pašvajadzība šeit, vai ne? Sakām, ka šajā ziņā nekas nemainītos. Lai mēs varētu saprast un salīdzināt skolēnu līdzmaksājums, piemēram, par pusdienām. Kā ir Rokmeža novadā šobrīd es ātrumā apjūtu? Šobrīd mēs 100% apmaksājam pirmsskolai un līdz 12. klasē, bet šodien mums bija finanšu komitejas sēde, skatoties šos balzas ieņēmumus nākamā gada budžetā.
Ja pusdienas paliek esošajā līmenī, mēs varam apmaksāt, turpināt šo brīvpusdienas gan pirmsskolē, gan vidusskolē, bet visi ēdinātāji ir iesnieguši cenu pieaugumu, un cenu pieaugumu mēs vairs apmaksāt nevarēsim no valsts budžeta, un mēs esam pieņēmuši lēmumu, ko virzam uz domas sēdi. Mēs esam apsprieduši ar visām izglītības iestāžu vecāku vai skolas padomēm pārstāvjiem šo, un šobrīd virzās, ka 1.4. tas ir noteiktais, ka valsts 50%, pašvaldības 50%, bet 5.12. mēs tomēr atstājam vai priekšlikumu varbūt vidusskolēnus neapmaksāt visu ēdināšanu, bet mēs virzīsim lēmumu, ka ir 50% vecāku līdzfinansējums un 50% pašvaldības. Un mēs virzam lēmumu pirmsskolas izglītības iestādes visiem audzēkņiem, 40% ir vecāku līdzfinansējums un 60% pašvaldības. To mēs parēķinām arī pie šī pusdienu cenu pieauguma, ka mēs nākamā gada budžetā varētu šo brīvās iniciatīvas atbalstu no pašvaldības saglabāt šādā apmērā. Jā, tātad Ādažu pašvaldībā tur nav tik vienkārši izskaidrojums šis modelis, tātad mēs nemaksājam visiem visu, bet mēs izējam uz to, ka visi izglītojumie novadā tiek atbalstīti. Tātad arī tad, ja izglītojamais šajā pamatskolas izglītības posmā mācās citā novadā, kaut kādā svētuma dēļ, bet viņš ir deklarējies dzīvo mūsu novadā vismaz vienu vecāku, arī viņi saņem atbalstu ēdināšanai. Mums tas saucās pabalsts ēdināšanai. Daudzbērnu ģimenēm ir papildus atbalsts mēnesī 50 eiro, un visiem pārējiem, izņemot 1.4. klasi, jo to nofinansē bez līdzmaksājumiem, ir pabalsts 20 eiro uz vienu bērnu posmā, kas pamata izglītību. Un tā vienlīdzība ir tajā, ka gan tie, kas mācās privātās iestādēs, gan tie, kas mācās citos novados, gan tie, kas mācās mūsu pašu skolās, visi saņem vienlīdzīgu atbalstu. Pie nosacījuma, ka ir deklarējies bērns un vecāks mūsu novadā. Un kāda ir pusdienu maksa, ja drīkst zināt? Ļoti dažādas, un tie ir tie iepirkumi, un tāpēc mēs negājām uz kaut kādiem procentiem vai kā savādāk. Visiem ir līdzvērtīgs šis atbalsts. Un jāsaka, jā, tas ir tas solis, un es nebūšu populāri, es teikšu ļoti atklāti, mēs investējam pakalpojumos, kvalitātē, profesionālās ievirzēs, infrastruktūrā. Mēs neiesim uz tādu dziļu ēdināšanas atbalstīšanu visiem un visu. Un to es tā kā noteikti, ja mēs runājam par šo vēlēšanu kampaņu, nesolīšu. Lai mēs vienkārši saprastu, es došu jums nevaru. Vienkārši precizējot, tādā ziņā tas nozīmē, ka vienkārši par jebkuru bērnu jūs maksājat 20 eiro pabalstu. Arī pirmsskolas? Nē. Tātad tikai pirmsskola maksā pilnībā par savu bērniem. Pirmsskola pilnībā? Daudz bērnu ģimenēs šis atbalsts ir augstāks, un pirmsskolā tur ir algoritms vēl nedaudz sarežģītāk. Visi trešie bērni saņem bezmaksas ēdināšanu, un kāpēc es teikšu, tas ir tieši dēļ šī jautājuma, ko ir ļoti grūti administrēt. Ja mēs noteiktu procentu, kas katrā izglītības iestādē ir citādāka ēdināšana izmaksu summa, pieņemsim no 2,75 līdz 3,80, privātās iestādēs ir pat 5 un 6 eiro ēdināšana dienā, tāpēc mēs nosadzam konstantu pabalstu summu, un vecāks pats atbildīgs, ja viņa bērns 10 dienas ēd, viņš nomaksā 10 dienas, 20 ēd, cik nomaksā, bet tas ir pabalstu formā, un tas ir dēļ administrēšanas. Un tad attiecīgi pārējie posmi vecumā, kas saņem pirmsskolā un skolā līdz 9. klasē, ir šis 20 eiro. Jā, es aizmirsu ļoti būtisku lietu, jo man ir prātā, ko mēs pieņēmām jaunu, bet paliek pa vecam, ka pirmsskolas izglītības iestādēs mēs 100% apmaksāsim ēdināšanu visiem trūcīgo, maznodrošināto bērnu ģimenēm, auģu bērniem un visiem pašvaldības daudzbērnu ģimeņu bērniem. Sākot no 3 bērniem, bet visiem mēs apmaksājam nevis trešajam. Tas paliek kā šī grupa, plus ar šo mēs pielikām klāt, ka arī šīm sociālo mazaizsargāto vecāku bērnu grupām mēs apmaksāsim ēdināšanu, arī ja viņš mācās citā novada izglītības iestādē.
Līdz ar to mums tā apmaksa būs pašvaldībai izdevumi līdzvērtīgi. Un arī, ja mēs nenodrošinām ar vietu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, tagad mums ir tāds, pabalsts 22 eiro, lai mums šogad bija. Bet mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs tieši to pašu maksu, kas noteikts pirmskolas izglītības iestādes ēdināšanā pie mums, mēs maksāsim vecākam, kurš veda uz privāto pirmskolas izglītības iestādi. Tātad šīs mazais sakrātās grupas ēdinām 100% gan pirmskolā, gan no 1. līdz 12. klasē. Plus nāk klāt, ka, ja mācās citā novada izglītības iestādē, tad arī šis atbalsts gan privātajām pirmskolas izglītības iestādēm, gan šīm sociālajām grupām vispār izglītošās skolās. Labi, tas liekas, lai vecāki var lemt paši, lai viņiem ir tā informācija tajā brīdī, kad viņi pieņem lēmumus, un domāju, tas ir būtiski saprast. Šo pavisam laikam īsi, ja drīkst, reiz mēs esam skolā, ka vienkārši patiešām skolotāji prasīja. Skolotāju likmes, vienkārši algas. Tās arī no novada uz novadu atšķiras atšķirībā no tā, kā pašvaldības piepalīdz saviem skolotājiem. Kāda ir tā situācija Ādažu novadā, kāda ir Ropažu novadā, lai otrādi būtu vienkārši tā? Jā, es nevarēšu teikt par jaunu budžetu, tas mums vēl nav lēmts, bet šobrīd jā, mēs arī pat esam saņēmuši šīs mērķitācija aprēķinus, kur ir vēl daži neskaidri jautājumi un jāatzīst, ka Pierīga šajā situācijā ir nedaudz zaudējusi šo mērķitāciju atbalstu. Tas, ko mēs esam konceptuāli jau kā deputāti lēmuši, mēs saglabāsim iepriekšējo līmeni par šo te likmi. Mums šobrīd ir mazliet atšķirīgi, jo mums ir skola ar 2200 audzēkņiem un bērniem līdz 30 bērniem klasē, un ir skola ar 580 audzēkņiem un bērniem līdz 24 bērniem klasē. Līdz ar to mēs nedaudz diferencējam šīs likmes, bet es teikšu, ka mazākā ir 1570. Tā kā nopakātām. Un tad piemaksājam atbilstoši šo koeficientu arī par vairāk bērniem vai kā savādāk. Bet es šobrīd tiešām atļautos teikt par to, kas ir šodien, un to, ko mēs lemsim budžetā, jo pirmskolas pedagogiem ir pacētas likmes, un jaunais budžets ir būs vēl tā atbildi, kas un kā mainīsies. Jā, mēs meditācijas nedalām vienot uz novadu, mēs tik cik skolā pienākas mēs neizlīdzinām, bet līdzīgi kā dažiem pēc tā, cik pienākās, mēs arī sadalām šo meditāciju, ko mēs kā pašvaldība, mēs atbalsta personālu, esam ļoti palielinājuši skolotāju palīgus, ko apmaksā arī pašvaldība, lai šo meditāciju nebūtu vēl jādala arī tādiem pienākumiem, kas skolās ir jāveic. Bet šī likme līdz ar to ir dažāda. Mēs esam līdzsvarojuši visu atbalsta personālu, ne tikai skolotāju palīgus, bet arī atbalsta personālu, lai tas ir vienlīdzīgs visās pašvaldības izglītības iestādēs, ko apmaksā pašvaldība. Un tad ir skolas, kuras ir jāpiedotē ar šo, Upslēju sākuma skolām, kur ir likvidēja kādreiz šo valsts skolu, un tad mēs uzsākām viņu attīstīt kā sākuma skolu un pamatskolu. Ir mazs bērnu skaits, tad mēs nedalām šo meditāciju, tāpēc, ka viņiem ir mazāk no citām skolām, bet mēs kā pašvaldība piemaksājam to strukturēto daļu, lai būtu līdzvērtīga šī samaksa par likmi. Ko mēs vēl esam panākuši, tas ir arī tāds kopējs darbs visām Pierīgas pašvaldībām, ka šobrīd jau tiek veidotas izmaiņas normatīvajos aktos, ka mēs kā pašvaldības varam apmaksāt šos ceļu, varēsim, es ceru, apmaksāt ceļu izdevumus pedagogiem no mājām uz darbu, kas ir ļoti, ļoti būtiski, jo mēs vēlamies to, bet šobrīd normatīva akti mums to nepieļauj, kas varētu būt motivācija pedagogiem arī mums aizpildīt tās vakances pedagogu. Kāds pedagogs jau pazīst, viņš ceļiem, tāpēc es gan dziļāk droši vien nebraucu. Tas, kas savukārt ir jautājums droši vien šajā brīdī tieši Ādažiem. Kas notiek situācijā, un man liekas, to es saklausu jau daļēji jau slēnā garā pārējot uz tiem iesūtītiem jautājumiem. Kas notiek situācijā, ja pieņemsim Garkalni aiziet uz Ādažiem? Bet šajā skolā mācās cilvēki ne tikai no šīs sadaļas, kas saucās Garkalnes ciemas. Mēs brauc no Kuķīšiem, no Tāgala, visur, kas visticamāk tad paliktu Ropažu novadā, kur ir
vietējais šeit skolas autobuss, kas izvadā bērnus. Kas notiek ar šiem bērniem? Vai jūs varat pateikt, ka jums paliek transports, jūs brauksiet uz citu novadu pakaļ viņiem, vai šo jautājumu vispār var atbildēt? Jā, tas jautājums ir ļoti saprotams, bet reizē atkal mēs varam tikai pirmšķietami pieņemt, kas ir tās teritorijas, par kurām mēs runājam, kas un kā. Bet tikko ir bijusi administratīva teritoriālā reforma. Vai ir kāds bērns, kurš palika ārpus skolas? Vai ir kāds bērns, kurš tika izstumts no kādas novadas skolas? Nē, nav. Un tāpēc ir starp skolu norēķini, starp pašvaldību norēķini, un tā būs vecāku izvēle, vai viņi gribēs patriotiski mācīties savā novadā, un arī šodien es varētu aicināt pacelt rokas, kurš mācās Ādažu pagasta kādā iestādē. Šajā zālē neviens, bet ticiet, tādi iedzīvotāji arī nebija drosmīgi pacelt roku. Bet pēc būtības šī šobrīd ir sakārtots jautājums, ir šie starp pašvaldību norēķini. Otra lieta bija par transportu. Jā, par nokļūšanu. Jā, par nokļūšanu. Nu, protams, tad mēs arī šie bija arī tie jautājumi, ko es minēju par šiem tehniski ekonomiskiem pamatojumiem. Kur mēs rēķināsim, kur būs centri, uz kuriem tieksies plūsmas. Un mēs varam runāt par 6 ciemiem, mēs varam runāt par visu pagastu, un pēc būtības tā loģistika, tad pagasta teritorijā viņa saglabājas. Jautājums, ja ir tie pašvaldības nodrošinātie reisi, tos pārņem vai arī organizē tā pašvaldība, kam tas būs piekritīgs. Un es aicinātu tieši kliedēt iedzīvotāju bailes par to, ka kaut kas netiks nodrošināts vai ka pakalpojums nebūs pieejams, vai uz bērndārzu nevarēs iet, vai skolā nevarēs iet. Šo noteikti... Tas jautājums ir tāds, vai... Es nezinu, kādas attiecības veidosies starp jūsu abi novadiem. Tas jautājums ir tāds, vai jūs tajā brīdī, ja šī skola, pieņemsim, kļūst par Ādažu novadam piederošu skolu, vai Ādažu novadam piederošu skolu saglabās busiņu, kas brauks pēc bērniem uz Ropažu novadā dzīvojošiem bērniem, kas automātiski tā notiks? Noteikti apgalvošu, ka ja tas būs pašvaldības nodrošināts maršruts, kurš speciāli nebrauks uz Ropažu novadu pēc tiem bērniem, nu to mēs nedrīkstam darīt. Ja vien tas nebūs mūsu kāds savstarpējs līgums, kurā mēs vienosimies kā pašvaldības, ka tas ir mūsu tāds kopīgs maršruts, tātad attiecīgi arī šodien Garkānas bērni, kuri brauc mācīties, un ir Garkānas bērni, kuri brauc mācīties uz Ādažu novadu, viņu izvēle, viņi paši vēl. Bet, ja tas maršruts, kas ir Garkānas pagastā un vēl Garkānas bērnus, tad to turpinās vai nodrošinās, vai pārņems, vai organizēs pašvaldību. Bet atbildi par to, vai mēs brauksim šatlā, kā pašvaldību organizēsim bērniem no Ropažu novada, nu, pirmšķietam atbildi, ka nē. Nu, tas ir, lai svarīgi arī saprast šajā brīdī. Reiz mēs esam tagad pie mazliet pārvadāšanas. Tas, kas, protams, nu, lūk, mazliet atkal papriekš uz jūsu pusi skatoties. Tāpat jau vien esat, bet lai mums pie jums jāizbrauktu, savu Rīgu ar sabiedrisko. Vai pat taisno ar savējo, bet par šito meža ceļu mazliet ir jāpakratās, teiksim, kā ir. Vai tad, ja mēs kļūstam par daļu no Ādažiem, tad varēs aizbraukt ar sabiedrisko pat taisno, vai varbūt to ceļu salabos tur mežā, kas atrodas? Jā, es mazliet jūtos nērti, mēs vairāk gribējām klausīties. Es šobrīd vairāk saņemu jautājumus, bet jā, ir jautājums konkrēts iedalīšu Venšu ceļu jautājums, un šo mēs jau esam aktualizējuši, un viņš ir procesā neatkarīgi no tā, kā turpināsies šis atdalīšanas, sadalīšanas vai kādā gadījumā šis robežu jautājums. Un tā Venšu ceļa būtība ir nedaudz tāda nelīdzsvarota, jo patiešām ir ļoti ērts, iepriekš eksistējis savienojums, ļoti īsts ceļa posms, kas savieno Garkānu ar Ādažiem. Es šobrīd runāšu Garkānas. Tad šis ir jautājums, ko mēs jau risinām ar Latvijas valsts ceļiem, bet tā situācija ir tāda, ka Latvijas valsts ceļi nodod šo ceļu pašvaldībām, un turpmāko jautājumu risināsim kopā ar Ropažu novadu, jo šo ceļu piespied brīvprātīgi atdos pašvaldībām kā ceļu, kurš nepilda valsts funkciju. Bet es domāju, šis ceļu savienojums neatkarīgi no tā, kā atrisināsies šī
likuma punkta izpilde, viņš ir labākais, taisnākais, īsākais savienojums, kurš ir svarīgs arī mums kā kaimiņu pašvaldībām. Otrs jautājums par sabiedrisko transportu. Jā, diemžēl arī droši vien esošajā robežu novadā, to, ko mēs skatījāmies gan no plānošanas reģionu sagatavotiem materiāliem, autotransporta direkcijas maršruti ir izveidojušajā saulītes principā, visi iet caur Rīgu ārkārtīgi neefektīvi, un šis jautājums ir arī risināms kompleksi, un arī pēc būtības neatkarīgi no tā, kā atrisināsies šis te mūsu pagastu jautājums, mums ir jāvērš šī te mobilitātes par pierīgas ciemiem, un vēlreiz uzsveršu neatkarīgi no robežām. Šis ir iedzīvotāju interesēs un mobilitātes jautājums. Tā kā tās sarunas iet gan ar autotransporta direkciju, gan arī mums pēc apvienošanās piemēram ar Cernikavas pagastu ir jau pieredze veidot eksperimentālus maršrutus iedzīvotājiem, kur ir šis pieprasījums, sākotnēji viņus finansē pašvaldību, pēcāk iedzīvotāji pierāda, ka tam ir vajadzība, ir noiet vai nepierāda. Tad tas arī ir tā atbildi, kā tos jautājums skatīties. Ko piebilst? Es vēl piebildīšu, ka arī darbojošie sabiedriskā transporta plānošanas darba grupā mēs sniedzam savus redzējumus visas pierīgas pašvaldības par to, kā vispār būtu jāmaina sabiedriskā transporta organizācija Rīgā un Pierīgā, un tā ir jāskatās vairāk šo Rīgas metropoles areālu, un esam izsnieguši šos iesniegumus, jo, kā līdz šim dzīvot īsti nebūtu pareizi, un to arī, paldies Dievam, arī valsts ir sapratusi, un arī satiksmes ministri organizē šīs darba grupas, mēs sniedzam savus priekšlikumus, un ļoti ceram, ka šis sabiedriskā transporta modelis mainīsies. Man bažas, ka jūs tur nokustiet, sēžot, vai ne? Gribas kādas emocijas, vai? Man ir vēl daži būtiski jautājumi, bet vai jūs gribat, lai es iesaistu arī zālē? Ja priekš ministri arī raudzīju zālē. Vai es vēl kā deputāts, jā. Vai jūs gribat ļoti kāds izkustēties ar komentāriem? Pilnīgi noteikti viens jautājums, kas mums būs jāpārunā, kas notiek ar šo te balstu skaitīšanas procesu. Kādā veidā mēs sapratīsim, ko no jūs teiktā ņem vērā vai ko neņem vērā. Es varu pie tā pieķerties, vai jūs gribat priekš? Ķeramies pie šī, jā. Jo tas jautājums, protams, šajā brīdī primāri jautājums, protams, robežu novada domē, tāpēc, ka tas ir svarīgi. Kā tad skaitīs tās balstis? Ko jūs darīsiet, ja mēs tātad... Es saprotu, obligāti jums tas balsojums vispār nebūtu jāņem vērā. Cik konsultatīvs balsojums, vai ne? Ko jūs darīsiet, vai ne? Ko tad jūs ņemsiet vērā no tā visu, ko jūs tagad dabūjat? Kādā veidā? Redziet, tagad jau arī starp deputātiem sākta šīs diskusijas pēc šīs akcijas, kas Garkalnes pagastā ir izvietots katrā paskastītā šīs aptaujas anketas, jau ar aizpildītu anketu, kur mums nāk uz klientu apkalpošanas centriem un iesniegt šo anketu. Jūs taču kā pašvaldība paņēma esat aizpildījusies, tagad gribu iesniegt. Mums jāteic, ka varbūt, ka tas, kurš to ir izdarījis un katrā paskastītā iemetis vismaz apakšā varētu parakstīties ar atbildību, ka tā ir jūsu aizpildīta anketa, kā paraugs, nevis ielikt šādu, kas šos ļaudis ļoti mulsina, kur jau ir šī atbilde, ka visu novad Jā, un ir cilvēki, kas saprot, ka tā ir pašvaldības anketa, viņi saista ar to, ko mēs esam nopublicējuši gan Tēvzemēs, un es jau viņu tā kā ievietot, un tajā brīdī, kad jums pašam jāpieņem lēmums, ir jautājums, bet jūs taču kā pašvaldība jau esat izlēmuši, tad mums ir šī duālā saruna arī ar deputātiem, cik vispār tagad tas ir korekti un leģitīmi un demokrātiski, jo mēs, protams, vērsīsimies arī valsts policijā ar iesniegumu par sabiedrības maldināšanu, bet manuprāt, ka tie, kas šādi strādā, izdara lāča pakalpojumu, ka mums būs smagāk pieņemt šo lēmumu, jo cik tad viņš ir izvērtēts korekti uz to, kurš nav pajautājis pašvaldībai, vai vispār viņš pats drīkst lemt vairs. Tas ir tā ļoti, jā, bet mūsu tas redzējums ir tās, ka mēs tiešām vēlamies redzēt Garkalnes iedzīvotāju viedokli, jo nenoliedzami tajā brīdī ar Garkalnes iedzīvotājiem, kad Saeima lēma šo jauno modeli šim robežu novadam diskusijas vairs netika veiktas, un tad šī ir tā iespēja tiešām nobalsot iedzīvotājiem dažādu apsvērumu dēļ. Un varbūt, ka tas ir tikai sajūtu apsvērums.
Varbūt tas ir izvērtēts uz dažādām lietām, pakalpojumiem, bet tas ir katra iedzīvotāja lēmums. Un mums ir svarīgi, lai mēs nedzīvojam piespiedu laulībā, jo arī šī pašvaldības attīstība ir svarīga tajā mirklī, kad mēs visi ejam uz vienotu mērķi. Mēs varam kļūdīties, mēs varam neizdarīt, mums var izteikt konstruktīvu kritiku, mums var izteikt ieteikumus, bet mēs ejam visi uz to, kādi mērķi mums ir jāsasniedz un kā mēs robežu nopietnam attīstīt. Ja tā ir piespiedu laulība, tad vienmēr kāds liks, arī šādu te iemet šādas aptaujas jau aizpildītas, jau vēl kaut ko, tas jau tikai traucē, tas bremzē attīstību. Un mums ir tas viedoklis, ko mēs vēlamies noskaidrot, ka ja tiešām, pieņemsim Mārsulu ciema iedzīvotāji, lielākā daļa būs nobalsojuši, ka vēlamies pievienoties Ādežu pašvaldībai. Mēs izvērtēsim šos datus, mēs visus viņus publicēsim, mēs identificēsim katru iedzīvotāju, kurš dzīvo un kurš ir izteicis šo viedokli. Ne jau nosauksim vārdu uzvārdu, bet skaitus. Mums ir pieteikušies no iedzīvotāju konsultatīvām padomēm šie pārstāvji, kas vēlas piedalīties šajā anketu atvēršanā un skaitīšanā. Lūdzu, mums nav nekas slēpjams, mēs tiešām vēlamies noskaidrot viedokli. Un ja lielākais vairums kādas teritorijas iedzīvotāji izteiks vēlmi palikt Ropažu novadā, mēs to atbalstīsim. Pievienoties Ādežu novadam, mēs to atbalstīsim. Man te bija jautājums, cik ir vispār balss tiesību Ropažu novadā no 16 gadiem. Labi, 15.44 viņš iesūtījās Finanšu komitejā, tā kā es varbūt nepaspēju tiešos ciparus, bet 25,500, es neteikšu tālāk, bet aptuveni 25,500 mums ir pilsoņi, kas var balsot, jā, bet mums nav šeit uzskaita nekustamā īpašuma. Var balsot arī tiem, ka piedara nekustamais īpašums. To es pa stundu vadot vēl Finanšu komiteju nevarēju ar darbiniekiem šos datus iegūt. Tur būs vēl kādi iedzīvotāji klāt. Pat ne iedzīvotāji, nekustamā īpašuma īpašnieki, jā. Precedējošas lietas. Tas nozīmē, ka jūs skatīsieties, ja tur pieņemsim konkrēta ciemata, konkrētajā ciematā balsojošie vai ne? Nebūs tā, ka es varu nobalsot par, es uz dolos, priežulējas, tas nav, protams, vai vārdu? Nē, jūs varat. Mums tie dati būs tādi, ko jūs balsojat par savu ciemu. Ja jūs iezīmējat vēl citus ciemus, mums būs arī šie dati. Bet jūs zināsiet, kurā ciemā es dzīvoju? Jā, mēs zināsim, kurā ciemā jūs dzīvojat. Mēs zināsim, ka, piemēram, dzīvo Ropažu pagastā šis iedzīvotājs, ko viņš ir pateicis. Mēs varēsim izmodelēt šos un izanalizēt datus, vai es par savu ciemu balsoju, vai savu ciemu vispār nebalsoju, neaiztieku un atzīmēju, kā jūs sakat, Priežulējas vai Buku. Ko jūs darīsiet tad? Vilksim datus kopā un visi nāksim kopā un spriedīsim, lemsim, kāds ir tas vairākums. Protams, pēc vairākuma viedokļa. Pēc pamata arī ar iedzīvotāju konsultatīvo padomi runājot par šo, ka primārais būs tā ciema iedzīvotāju izteiktais viedoklis par savu ciemu, tad sekundārais būs, ja tagad no Bukultu ciema izsaka viedokli par Garkalnes ciemu, tas būs sekundārais viedoklis, tur mēs šīs līknes vilksim un skatīsim, jo primārais ir tā ciema iedzīvotāja viedoklis un pavisam tāds, kā mēs teicām, lai mēs pamēram vidēju temperatūru, ir citu pagastu iedzīvotāju viedoklis, lai mēs vienkārši redzētu, kā mēs esam vai neesam sadzīvojuši. Mums jau likās, ka jau mēs esam to kopienu tā kā tiešām saveidojuši, bet pēc pēdējās karikatūras, kur Stopiņu pagastnes, kāpēc bija šis zirgs, kas ieņem Trojas zirgs, kas ieņem Garkalnes novadu, kuram tur bija, kas tur sarakstīts vēderā, un ir vajadzīga Garkalnes nauda, Stopiņu iedzīvotāji šobrīd man ir ļoti daudz jāmierina, jo viņi nāk, ko garkalnieši iedomājas, kāpēc viņi šādi, mums viņa nauda nav vajadzīga. Arī ar šādām akcijām mēs ļoti šo kopienu šķeļam, nevis salietējam. Un tas Nabaga Stopiņu novada pagastu iedzīvotājs šobrīd jūtas vispār aizvainots un slikti. Un viņš saka, es balsošu, lai Garkalni iet prom, padomā, ko viņi par mums vispār domā ar šādām. Tas viss, tas atkal būs mums kaut kāds laiks, lai to kopējo kopienu pašvaldībā salietētu. Jo šobrīd, ja mēs jau iesākām šo kopējo arī tādu kultūras, sporta dzīvi,
tad būs šobrīd kopienas daļas, kas es vairs nekad mūžā uz upes ciemu koncertu nebraukšu, teicu, aizmirstiet par šo. Tas nav jāņem tik dziļi, bet cilvēkam ir aizvainojums. Un tāpēc šīs visas vēlreiz lūgtu tos, kas šādu informāciju izplata vai šādas karikatūras vai vēl kaut ko aizdomāties, cik mēs izdaram labu tai kopējai sabiedrībai. Es uzskatu, ka neizdaram labu. Var izteikt kritiku, var vēl kā, var to Trojas zirgu uzzīmēt kā visu Ropažu novadu, bet nevar izdalīt kaut kādas pagasta iedzīvotāju grupas, kur mēs to kopējo sabiedrību saērcinām savā starpā. Tas nav neviena mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir visiem dzīvot labāk. Man jau ļoti gribas cerēt, ka pēc šī visa saprāža, kas būs beigusies līdz gada beigām, ka tā savstarpējā novada sadarbība jums arī tur nesabojāsies un varēs drīzāk cerams labāk būt. Man gribas to spriedzi mazināt. Man liekas, ka reizēs man viņa arī pašām traucē. Jā, es ļoti ceru tiešām šīs emocijas. Un no vienas puses mēs paskatāmies, un tā ir rūpīga un gādīga mamma, kurā šobrīd tas ir salīdzinājumi, kurā šobrīd no es krienu kaut ko, kas jau pēc būtības ir piekritīgs, par ko ir rūpējušies. Kāpēc es atļaujos tā teikt? Tāpēc, ka es arī esmu viena rūpīga gādīga mamma, tā es gribu domāt. Un pēc būtības es šajā sarunā pēc Vīca Polānas komentāriem gribēju padalīties ar vienu nelielu sarunas daļu ar valsts prezidentu, kurš pāris nedēļas atpakaļ viesojās Ādažu novadā. Un mums bija pārbrauciens no Ādažu pagasta uz Carnikavas pagastu, un citi starpā par citām sarunām tieši iebraucot pagastā, prezidents jautāja, Klau, tagad taču pēc tās reformas jūs jau dzīvojat draudzīgi, laimīgi, viss ir kārtībā. Un tā man pirmā reakcija bija politkorekti atbildēt. Un tā īstā reakcija bija tieši tāda, ka patiesībā es atsaukšos uz mūsu sarunas sākumā pieminēto Garkalnes pagastam ir unikāla iespēja lemt par savu nākotni. Un šobrīd Carnikavas pagasta iedzīvotāji, sekojot līdz šim procesam, kurš patiesi ir izvērties mazliet ārpus jau Garkalnes novada teritorijas un skaļāk nekā iespējams varēja būt, pēc būtības arī jāierauga, kā tiek uzplēstas arī citas brūces, jo Carnikavas pagasta, un es esmu Carnikavas pagasta iedzīvotāji, savu laiku lēma un vērsās satversmē par to, ka vēlas palikt autonomas pagasts. Un tas šodien izskan arī ļoti daudz, kur Garkalnē. Es ļoti tiešām cilvēcīgi to izprotu. Es izprotu to sajūtu. Visi ierīgi bija pašpietiekami novadi, un tam nebija tāda ne ekonomiska, ne tāda nacionāla nozīme šai apvienošanai. Un šajā situācijā arī es dzirdu no iedzīvotājiem komentārus, ka Klau, jā, viņi tagad var lēmt, ka mums vēl joprojām nav referendums, gaidīsim rīku un darīsim, tāpēc, mīļie garkalnieši, mums ir svarīgs jūsu viedoklis. Lūdzu, izsakiet. Es tomēr izmantošu, ka bijušais ministrs, ka paldies, Vidžakungs, ir tas, kas man sapulcināja vēl, kamēr mēs vēl esam šajā pēdējā sadaļā par balsu skaitīšanu. Tajā anketā, tātad tur ir dažādi tie apdzīvotās vietas, kuras ciemi, kuri var lemt par to, ka viņi varētu pievienoties ādažiem. Un tur tā pirmā opcija ir visas, par ko tur viss tīrējās. Un tad es sapratu no skaidrojuma laikrakstā vietējā, ko es arī vakar dabūju paskastītē kopā ar aizpildīto anketu, ka visas nemaz īsti nevar realizēt, tāpēc, ka tad Vangaža tiek nošķirti no visa pārējā novada, un līdz ar to šī opcija nemaz nav īsti izdarbināma. Jūs varat paskaidrot? Mēs noteikti ņemsim vērā šo visas, skatoties, kā mēs varam pievienot Vangažu pilsētu pie Ropažu pagasta teritorijas. Ja Garkalnes pagasts lems visi lielākais vairums, ka viss vēlas pāriet pie Ādažu novada, tas būs uzdevums mums, ar teritorijas plānotāju noteikti ar ministriju un plānošanas reģionu kopīgi skatīties, kā mēs varam. Mēs jau esam pamodulējuši, ka, jo mums jau arī jābūt gataviem uz visu, lai nav tā, ka mēs pēkšņi, ja tiešām Garkalnes pagasts viss lem
pārsvarā visi pievienoties ādažiem, tad pa šiem Garkalnes meža teritoriju mēs varam tur mēģināt šo teritoriju savienot ar Vangažu pilsētu, jo mēs esam ļoti labi arī ar Vangažu pilsētu sastrādājušies, tā kā jau Karina teica, ka jā, mēs tiešām jūtamies kā viens veselums novadā, jau ir 2 gadi pagājuši, un mēs esam gan apkopojuši tās vajadzības, Vispār to var, jā? Spieģakungs, varat mazliet tas, komentēt? Viss jau ir iespējams. Jā. Kad būtu kaut kā Vangažu pa meža teritorijas savietoti ar ārējo robežu, un tad atkal būtu ādaži. Diena, tiešām priekšēji būt, es varbūt nedaudz, es atbildēšu par Vangažiem, bet es varbūt tādu mazu ievadu. Jāsaprot, ka, skaidrs, ka novadu reforma, tā kā Latvija viņa izveids tajos 2 gados, nebija gluži lieta, ar ko mēs kā valsts, kā sabiedrība lepotos. Tātad to izdarīja ļoti autoritārā veidā no augšas, slēgtā, neatvērtā politiskā procesā, un pat tajās vietās, kur bija iedzīvotāju aptaujas, Mikšķiles šeit redzu, to visu ļoti veikli, neņēma vērā, pat otrādi, nemēģiniet. Tad man bija toreiz kā ādažu mēram liels dusmas, jo, kāpēc cilvēki pelnījuši tādu sodu, attieksmi, jo tas ir tikai normāli kopienām lemt, tieši piekrīt Vitai, tās ir vērtības, tās ir sajūtas, tie ir draugi, tās ir baznīcas draugi, skapi, vienalga, jebkura pazīme, kas cilvēkam liek domāt reliģiskās lietas vai kaut vai stāsts Varakļām novads, daļa jūtās latgalieši un lielākā daļa jūtās piedarīt Madonas novadam. Un šīs te lietas ir ļoti īpatnējas un, manuprāt, labi, mīļā miera labad valstī vajadzēja izveidot loģiskāku kārti, lielākas, šķietami finansiāli varošākas pašvaldības, kas no tā tur solījumiem ir sanācis. Šodien mēs redzam, labi, mēs esam panākuši valsti izveidojuši līdzīgāku to karti, bet gala beigās mēs esam demokrātiska valsts. Cilvēki arī pēc gada, pēc 5, 15 un 55 drīkst lemt demokrātiskā valstī, kur viņi jūtās piederīgi. Un ir jābūt noteiktai procedūrai, kā šīs robežas var precizēt, Kurzemē, Latgalē vai Pierīgā. Un tagad es atgriežos to brīdi, kad es biju ministrs, mēs sapratām, ka tā lieta Grūzt, Ikšķilē, Babītē, Varakļānos, Ilūgstas novadā, arī Garkalnes stāsts vēl ir vaļā. Ir jābūt kaut kādai saprotamiem spēles noteikumiem, nevar darīt tā, ka viens novads tur pēc vienas metodas, otrs pēc otras metodas. Un mūsu skatījums bija, varbūt, ka varam jādefinē principi, kaut vai, ka nevar būt tāda reforma, kur paliek kāda sala nesavienot. Kaut vai šeit teorētiski, tikko jūs izspēlējāt variantu ar Vangažiem, ir jābūt vismaz ceļam vai meža savienojumam, kaut kādam loģiskam savienojumam to otru novadu. Vai arī nevar būt tā, ka balso, un man ļoti patīk, tad citu tā demokrātiskā pieeja, kā Vita šobrīd stāsta, bet nevar būt tā, ka tas stīģers, tā viena strīpa saka, mēs gribam tur, un tā cita strīpa pretējo vektoru, ka tie novadi tā kā veidās tādi salveidīgi vai tā nevar darīt. Ja, tad ir jābūt kaut kādiem principiem, ka jaunie novadi ir savienoti, un tomēr ir arī loģiski risināts ceļu tīkls, kaut kāds varbūt inženiertehniskās lietas, ūdens kanalizācijas lietas, lai tā teritorija ir organiska. Līdz ar to man liekas, ka no varam puses, jo likums atstāja varamam galvārdu, piekrist vai nepiekrist, vai tā procedūra bijusi korekta vai nē, tas ir jau likumā, jau vēl pirms reformas. Bet tomēr mans viedoklis ir, un es arī šobrīd jau kā Saeimas deputāts gribētu, lai pašvaldību referendumu likumā, un viņš tūlīt būs vaļā pēc 2 nedēļām, tomēr iestrādāt šo mērķi, ja virzienu, ka
Ja runa par novadu teritoriju grozīšanu, tad vai tas ir maksimālā programma, tas ir iedzīvotāju referendums, vai arī iedzīvotāju griba ir kā obligāti vai būtiskākais faktors. Jo, kā mēs saprotam, tiešām ir daudzi praktiski apsvērumi, kā ceļu tīklus, kuri arī varētu spēlēt nozīmi. Un jāsaka, šobrīd tiešām Garkaunas pagasts ir pionieri, un man šobrīd ir daudz labāk sajūta, kāda bija procesa sākumā. Man liekas, ka tā procedūra, ko tiešām Vita stāsta, ir ļoti korekta, un man patīk šī pieeja, kā robežs to taisās darīt caurspīdīgi atklātā veidā, un man liekas, ka šī precedenta arī varētu veidot to kārtību citām pašvaldībām. Jo es tiešām zinu un redzu, ka Babīte ir ļoti nemierā ar to. Viņiem, ja savienojās uz Kultas pagastu, jau pat sanāk 15,000, tad faktiski viņi jau pat izpilda tos visus kritērijus, kas bija reformā kā obligātie. Un tur vidusskola. Un arī Ikšķilas stāsts ir ļoti specifisks, un es nedomāju, ka tur būs viens. Es nedomāju arī, ka tas būs tūlīt, nezinu, pēc Garkaunas, bet to, ka šīs lietas grūzdēs gadiem, ja vien šie jaunie apvienotie novadi neatradīs gudru veidu, kā ieveidot mieru. Man liekas, ka šeit man bija ļoti liela simpātijas pret abām mērēm, jo tas nav viegli. Šīs dažādās kopienas, kas vēsturiski dažādi veidojušās, bijušas kopā, mums bija kolhoza periods, atceraties, un tad ir kaut kādi citi pagastu laiki, un tagad ir novadu laiki, un apvienotu novadu laiki. Ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam cieņpilni tikt tam visam pāri un kopumā spēt draudzīgi sadzīvot. Es domāju, ja šādām vērtībām šo reformu veids, tad būs ieguvēji gan garkaunieši, gan arī visu valsts kopumā. Man ir iesūtītie jautājumi, bet es arī skatos, ka mēs vienu daļu no tiem iesūtītiem jautājumiem jau esam paspējuši atbildēt, mazliet ejot cauri. Es gribētu lūgt tie, kas ja jūs varat nākt, jo es nevaru baigt tālāk mikrofonu aizbrist, līdz malai kaut ko, bet ja var lūgt tādus jautājumus. Jā, jautājums. Es gribētu uzvaicāt pagājušajā sēdē tika solīts, ka tiks izmantots nekustamā īpašuma izsūtīšanas princips anketai. Anketa nav saņēmis neviens caur šo te portālu. Un par to atklātību un caurspīdīgumu runājot, man kā Garkaunas iedzīvotājiem, kurš ir diezgan visā iedziļinājies, tas caurspīdīgums ir diezgan aizmirgojies, jo, piemēram, runājot ar Langstiņu iedzīvotājiem un, teiksim, otrā pusē Jāņa ciematā, viņiem vispār nav ne mazākās nojūtas par šādu te aptaujas veikšanu, līdz to referendumu un šo te aptaujalizantu nekādā veidā mēs nevaram. Jo jau šobrīd tur ir 3,000 valsts strādās, tas ir kopējais atbilžu jautājumu skaits, un šī anketā ir vairāk jautājumus, nozīmē, ka ir vispār saņems 3,000 atbildes tikai. Ja mēs redzam, ka mums 25,000 valstiesīgi iedzīvotāji, cik es saprotu, tad mūsu anketa šobrīd ir labi, ja zem 1000 individuālu atbilžu, cik es saprotu. Kāpēc netiek izmantots solītais šis te nekustamā īpašuma apziņošanas princips šajā anketē? Paldies! Es saņēmu, kāda informācija nonāk. Tā kā es, protams, esmu advancētais cilvēks, es saņēmu e-pastāvu, bet es saprotu, ka tas visiem noteikti nedarbosies. Tas tā arī notiek. Viss nekustamā īpašuma nodokļu paziņojuma adreses, visas tika izsūtītas. Varbūt var pacelt roku, kuri saņēma šo paziņojumu. Es arī saņēmu šo paziņojumu. Nekustamā īpašuma nodokļu adreses, kas bija datu bāzē, kur mēs izsūtam šos paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļu, visiem tika izsūtīts. Turpēc man tikai stāv rēķini par pēdējiem 4 gadiem, bet nav. Labi, tur vajadzētu skaidrot, kādiem dēļ, kādi saņemšanas. Varētu mazliet pienākt, tāpēc, ka tas vienkārši arī cilvēks tādā tiešraidē. Es tā anketu saņēmu, bet jautājums par to, man ir 5 cilvēku mājsaimniecībā, un ja sieva gribētu viņu arī deklarēt, tad man vajadzētu 2 anketas. Ko jūs saņēmāt? 2 anketas. Ko aizpildīt vai jā? Es nesaprotu. Ko viņš ir saņēmis? Ko jūs Šeit
šeit bija informācija par to, ka jāpiedalās aptaujā, bija aptaujas saite un arī šī anketa, kur ir rakstīts, ka jūs varat šo aptauju aizpildīt elektroniski un norādīt adrese un izstāstīts, ja jūs to darat klientu apkalpošanas centros visā novadā un Garkalnē vēl arī Garkalnes bibliotekā, tad jums tur uz vietas izsniegs šo numurēto anketu, kur jūs parādīsiet savu personas apliecinošo dokumentu, jo elektroniski jūs uzrādīsiet sevi, identificēt, mēs varēsim, bet šeit jūs kā vēlēšanās uzrādīsiet, ka tas esat jūs, un šo aptauju ar šo numuriņu, kuru jums anketu izsniegs, iemetīsiet šajā aptaujas kastītē aizpildītu. Tā kā jūs saņemat paziņojumu, bet ne skaitu ar aptaujām, bet aprakstu, ka jūs varat gan elektroniski nobalsot, gan uz vietas klientu apkalpošanas centros. Proti, neviens pastkastītē anketu nesaņems. Jums ir jāiziet, ja jūs esat Garkalnietis, pirms tuvākā ir bibliotēka, aiziet un tur dabūsiet uz vietas aizpildīt un turpat uz vietas ievest. Vai, ja jūs lietojat internetu kā dažu labi, tad to var izdarīt internetā, bet tur, protams, būs jāreģistrējās, kā jau autentificējoties visās vietās. Jā, mēs mazliet jāpanāk, es tālāk neaiziet. Labvakar. Tātad aptaujiet pilnā sparā. Nāk uz mūsu biblioteku un met kastītē arī savas atbildes, bet es gribēju par šo te lapiņu parunāt, kas te man... Tā aizpildītā, ja? Jā, tāda aizpildītā. Lūdzu, vai autors sēž šeit zālē? Drosmīgi ceļaties augšā, gan jau jūs esat šeit zālē. Jā, brīnišķīgi. Tad es gribu tam autoram pajautāt tā, vai jūs tiešām domājat, ka Garkalnes ciemā šeit dzīvo cilvēki, kam ir palīgi plaša izglītība, kura paši neko nevar izdomāt? Jo jūs ziniet, pat cik es tur arī pie bibliotekas blakus esmu, tad es satieku arī tos cilvēkus, kas nāk. Un viņi smējās par šito un teica, paldies, tagad mēs zinām, par ko balsot. Tā kā jūs esat tādu lāču pakalpojumu sev izdarījuši, tie autori. Jā, jā. Un otrs jautājums man būtu ādažiem. Jums jau viena Garkalne ir, šeit ir otra Garkalne. Kā mēs pēc tam sauksimies? Aizmeža Garkalne. Ja? Jo jūs saprotiet, ka mums arī ielas ir pašlaik vienāds. Un bieži vien man gar māju brauc garam pie konteineri lielie, kas meklē adresi, kas ir šeit un kas ir arī Garkalnē. Un tad labi, ka es vismaz to Garkalnu pazīstu. Ja? Tā kā par to vajag padomāt. Jo, ja mēs tās abas Garkalnes apvienojam, tad mums būs 3 kilometri mežs pa vidu. Parks. Atsakot, mums ir bail pazaudēt nosaukumu Garkalni. Jūs mūs nosauksiet par kaut ko citu. Vai viņš nosauksiet par kaut ko citu? Jā, paldies. Šis, starp citu, jautājums ir nonācis man pat e-pastā no iedzīvotājiem. Un man ir jāsaka, šis nav unikāls gadījums, apvienojoties Ādažu pagastam un Zanikavas pagastam. Mums bija 2 laveri, 2 eimuri, un viss ir kārtībā. Jautājums, protams, atkal būs nelielā procesā, jo tā ir teritorijas plānošana un tāds arī administratīvs process. Bet mēs šeit, ciemu robežas un parks, kas citas starpā nemaz nav tik slikti. Bet jā, paldies, un visnotaļ ir ļoti svarīga šī identitāte, un pilnīgi noteikti, ja nebūs ne Ādaži, ne pārobeži, nekas savādāks, bet tas būs atkal jautājums iedzīvotājiem. Pirmšķietami arī iepriekšējie gadījumi rādīja, ka vēlas saglabāt identitāti, un to tad ir iestrādāt. Ja drīkst, kamēr es esmu pie mikrofonītes, es to tās iešat no zālē. Tas, ko droši vien jārēķinās, ka kaut kādas jau izmaksas, adrešu maiņa, vai ne, es pieļauju kaut kādām iestādēm būs jāsalāgo atkal sistēmas pa jaunu, jāpāriet no tās, kas salāgotas ar roksiem uz dāržiem, tās visas lietas, ar kurām vienkārši tās jāpieņem kā realitāte, vai ne, tā, jā. Īsi iepriekšējā pieredze parādīja, ka vissensitīvākā situācija ir ar uzņēmējiem, jo iepakojums ražošanai tiek pasūtīts iepriekš jau faktiski varētu pat būt gadiem, un mēs bijām saskārušies ar situāciju pēc šīs apvienošanās, ka nevarēja uzņēmums apmuitot preci,
Jo jā, viņa gāja pāris mēnešus pāri okeānam, un atnākot nebija tāda pasta adrese, bija pasta adrese mainīta un reforma notikusi. Bet šie ir tādi administratīvi jautājumi, un es teikšu par tādu rezidenciālo situāciju. Un tur ir tāds labāk, ir bibliotekas, ir pasta nodaļas, un mēs neesam tik lielas kopienas. Mēs tomēr, vairāk vai mazāk jau viens otru pazīstam, un tādi jautājumi nav gadījušies, ka kāds neatrod. Bet jā, ar uzņēmēju jautājumiem tiešām ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ļoti saulēcīgi jāinformē, ja tādas izmaiņas tuvos. Tad beigās jau būs man jautājums jums, bet varbūt, ka mēs esam zālē tagad. Kurš vēl grib ko jautāt? Jā, 2 jautājumi priekš tur un pēc tam Man ir arī jautājums robežu domai. Es arī neesmu saņēmis nekustamā īpašuma to paziņošanu, varbūt saras speciāls gadījums. Bet man ir jautājums, beigās to ļoti var nokontrolēt. Un tā kā jūs sakat, ka 25,000 balstīsīgo, tad jūs taču varat pateikt, ka mūsu datubāzē tur ir 10,000 ierakstu ar nekustamā īpašuma adresēm. Tas ir 7,600. Lūk, un tad ir pretī atskaita. Es vienkārši no uzņēmumu vārstu saviem visam. Un tas viss ir aizgājis, jo var uzprasīt atskaiti pēc tam. Vai tas ir aizgājis? Ir kaut kādas 110 adreses apmēram. Es varu samelot tagad ciparos, jā. Jo otrs arī pa tēvzemīti, es saprotu, ka Terēzes. Apmēram 110 adreses, kuras ir atnākušas, ka nav adreses. Bet 7,000 pāri ir izsūtīti. Jo regulāri, teiksim, par avīzi tas pats Terēze tur rokās tēvzemīti ir saņēmusi. Es no māksliem neesmu saņēmis. Jā, ar pastu. Visu laiku apgalvo, ka ar pastu viss ir uzsūtīts. Un iepublicējiet tad atskaiti, cik ir izsūtīts. Jā. Kad Langsteņos ir viss pasts, dod atskaiti pa cienu. Langsteņos ir iemestas 300 avīzes, Baltazarā 200 avīzes. Un tad kaut kā iedzīvotāji jums dos to, kā lai saka, saikni atpakaļ, mēs neesam saņēmuši. Jo visi te cepās par to kaut kādu feiko anketu, bet ja nenonāk domas oficiālā info līdz iedzīvotājiem, tad ko lai dara? Šī lieta, kas ir vienkārši jāliek aiz auss un jāmēģina sakārtot, bet var panākt lūdzu tuvāk, es vienkārši nevaru jautājums. Es esmu Aida sieva, jā, bet es šoreiz pārstāvu vietējas Gargānas kopienas var teikt, pirmkonsultatīvas iestādes, konkrēti Gargānas novada. Mums savulaik Gargānas novada bija 2 bērndārs, tagad mēs robežu novadēsim 9. Jā, un man ir 2 mobili telefoni, viens ir darba, kurš man vienmēr līdzi. Jā, un es konkrēti mūsu iestādi atbildīga esmu arī par bērnu uzņemšanu. Un es vienkārši zinu un redzu tendenci, ka mums Gargānas pagastā nāk jaunas ģimenes, mums ir ļoti daudz mazu bērnu. Mēs savā bērndārza uzņemam šogad 2 grupiņās ar bērni 1,5 līdz 2 gadu vecuma, un rindā palika vēl bērni. Jā, un es pati sazinos ar šiem vecākiem, un daži vecāki, kurus mēs bijām gatavi uzņemt, viņi nebija gatavi nākt pie mums, jo viņi dzīvo mežam otrajā pusē, un viņi nevar izbraukāt. Jā? Un tagad mēs ļoti ceram uz jaunu bērnu dārzu, kura projekts jau ir izstrādāts, jā, jau ir sapratu, ka tāme un vieta un vispār ne tikai koki iezīmēti, jā, ir vieta atrasta un jau ir budžets un arī plāns, cik daudz novads ieguldīs, cik daudz ir tiks aizniegts, jā, un kā konkrētā šo bērndārzu, jo es nezinu, vai atradīsies tur tie 10 vai 8, cik tur miljoni, jā, Ādažu novadam, jā, bet mums tas bērndārs ļoti vajadzīgs, jo tas ir pamudinājums jaunām ģimenēm nākt pie Rīga, dzīvot šeit, jo vieta mums ir, un es domāju, ka tāda interese ir ļoti liela, un mēs esam tiešām ļoti pievilcīga vieta ģimenēm ar maziem bērniem, tie paši esošas ģimenes var arī kļūt kuplāk, jā. Tas man aizglītības iestādes pārstāvēja aktuāli. Ir tās pašas par to, vai tas bērndārs būvniecība neapstāsies. Vēlreiz apstiprināt. Tātad mutiskā atbilde uz iesniegumu, uz mutisko ir saņemta, un jā, visas šīs vajadzības jūs jau minēja. Iespējams, tāpēc mēs neesam ļoti dāsni uz šo ēdināšanu, jo tomēr ir kaut kas, par ko jāparūpējas arī vecākiem, bet pakalpojums pieejams uz vietas, tas ir ļoti svarīgi.
Man ir grūti atbildēt, cik šobrīd Garkalnes pagastā ir nodrošinātas vietas pirmsskolē kopā un cik ir saņemta privātās iestādes, cik auklē, cik varbūt vispār neapmeklē. Šobrīd varu pateikt situāciju Ādažu pagastā. Mums ir kopā 1400 pirmsskolas izglītības vecuma bērni, no kuriem 1120 saņem pašvaldības šo pirmsskolas izglītības pakalpojumu. Un šobrīd tieši tajā pašā tenderī ir arī ropaši startē, un jau ir arī lēmumi pieņemti un būvprojekti tiek izstrādāti. Arī Ādažu pašvaldība izstrādā vēl vienu pirmsskolas izglītības iestādi, saprotot, ka mēs nekādi nekonkurējam ar privātiem izglītības pakalpojumu sniedzējiem, kuri tiek apmaksāti arī no šiem savstarpējiem norēķiniem un sniedz ļoti kvalitatīvus pakalpojumus. Mēs priecājamies, ka viņi ir, jo pašvaldība var rēķināties ar tiem bērniem, kas šeit ir piedzimuši, bet ienākot novadā, tas nav vienādi prognozējums skaisti. Pēc pilnīgi atbalstu to, ka jāattīsta pakalpojums uz vietas, un ja notiek situācija, ka šis ciems tiek pievienots pirmšķietiem Ādažu novadam, šīs apņemtās saistības un visi projekti tiek turpināti. Vēl plašāk vai skaidrāk nevar. Tā kā to solījumu esat saņēmuši, mazliet jāpanāk. Es dzīvoju Baltas ciemata, un jautājums ir robežu domai. Kā jūs plānojat, vai vispār jūs plānojat Baltas ciemata attīstību? Jo Baltasrā dzīvo ļoti daudz ģimenes bērniem, bet ja mēs skatāmies vai, teiksim, mobilitāti vai pieejamību skolām, vai, piemēram, es nezinu, veloceliņus vai ko vakaros mums ģimenēm brīva bērniem mūsu ciematā, tad, manuprāt, mēs tiešām esam vienkārši laucamās bojas, jo mūsu ciematā, manuprāt, nenotiek absolūti nekāda attīstība no domas puses. Mēs nezinām nekādus projektus, kas it kā ir bijuši apstiprināti, tie visi apstādināti saistībā ar ielu apgaismojumu. Un, kopumā, kā plānojās, teiksim, tieši mūsu ciemata attīstību? Jo, ja jūs runājat par vienmērīgu, teiksim, novada attīstību, tad vienmērīgu, teiksim, finanšu līdzekļu sadalījumu, tad Baltazars, manuprāt, mēs dzīvojam vienkārši, absolūti nostumti maliņā un raugamies vienkārši, kas notiek pārējā, teiksim, novadā. Cikāties mums sanāca daudz runāt par Garkalnu, tad mums jāpiemina arī Baltazars. Es nezinu par kādiem apgaismojumu projektiem, kas ir bijuši un ir apturēti, man nav tāda informācijas varētu. Jā, bet tad jūs varbūt par tiem projektiem varētu konkretizēt. Bija kā projekts un viņš ir apstādināts, viņš bija apstādināts ar būs, bet viss ir apstājies. Laipu ielu? Laipu ielu. Paskatieties, lūdzu, ja? Speciālisti atbildēsim. Ādažu ielas apgaismojums ir no šīm 3 ielām, ko mēs esam pabeiguši jau skaidrojām. Ar Rīgas mežiem tur ir aizsargi josla, viņiem ir aizsūtīts šis saskaņojums, viņi saskaņo tikai valdes saskaņojumu mums var iesniegt. Mēs ļoti gaidām, ka tuvākajā laikā šis saskaņojums būs, un Ādažu ielas apgaismojumies būvnieki cer, ka plāno pabeigt šajā gadā. Ļoti ceram, ka Rīgas meži saskaņos ātrāk, jo tur parādījās aizsargi josla, un pārējās 2 ielas pa kultos ir apgaismotas. Par Baltazaru runājot, mēs esam no valsts nekustamiem īpašumiem, kas gan ir vairāk Priekkalnes pusē arī saņēmuši vienu ēku, ko mēs attīstīsim par pirmskolas izglītības iestādi. Izskatām, ka ir 2 grupas iespējams. Tā kā tur būs šāds pakalpojums. Baltazarā mums ir plānota stāvvieta pie šīs saucamās vecās šosejas. Nākošu, kad attīstīt. Jā. Tad, diemžēl, tikai domas atziet un kaut kāds lēmums. Tāds mums iespējas. Jo šis jautājums tika uzmanāts jau gadus 5, 7. Es nezinu, investīcija plānā nebija, tagad ir investīcija plānā šis tālākums ielikts. Bet tāpēc ir daudz, kas ir pazudis. Jo vienmēr viss pazudis no šiem investīciju plāniem. Investīciju plānus jūs varat salīdzināt ar iepriekšējiem, kas bija, viņi ir interneta vidē pieejami. Šī investīcija plāna tiek aktualizēti, un šī stāvvieta ir. Laura palīdzi, lūdzu, Baltazarā bija
Vēl viens. Šī stāvvieta, kad mēs braucam virzienā uz Ādažiem, tad labajā pusē tiek plānota, lai pirmām kārtām samazinātu šo spiedienu uz dzīvojumu sektoru, jo visiem patīk Baltazara krasts, gan ziemā, gan vasarā, makšķerniekiem, tā skaitā. Lūk, un, protams, ka šīs ielas tiek diezgan uzkopotas ar automašīnām, tāpēc šis stāvlākums būs, viņš tiek plānots un tiks izbūvēts. Tas nav nekur pazudis. Un, ja nebūs Rokožu novadā, tad būs Ādažu novadā. Man ir atstājas jautājums Pālāns kundzes komentāru par Bukulti. Tad, kad jūs pagājušais mēs runājam par to atskaitu, kur jūs stāstījāt un Ādažu, tad pēkšņi izskanēja nevis šis gads, ko jūs sakat šīs gads, tad pēc 3 nedēļām, tad šīs gads, bet pirms tām 2 nedēļām jūs pēkšņi nosaucāt pavasaris. Man ir jautājums, ja gadījumā Rīgas meži aizskavēsies un nesaskaņos, un šis process gan jau pārējais ilgs gan ilgi, ja gadījumā pēkšņi mēneša beigās jūs ieraudzīsiet, ka Bukulti ir izlēmuši pievienoties Ādažiem, jūs to projektu pabeigsiet? Es neredzu pamatojumu tādiem smiekliem par šo ļoti nopietnas jautājumus. Jā, mēs nevaram apgalvot, kad Rīgas meži šo saskaņojumu iedos, būvnieki plāno līdz gada beigām, bet ja nebūs šis saskaņojums mēs neizdarīsim, tad jāteic tā, ka līdz 25. gada vēlēšanām vai kādā citā laika posmā, kas būs atlikts vēlāk par šīm teritorijas izmaiņām, mēs saglabājamies Robežu novada teritorijā esošajā teritoriālajā vienībā 3 pagastu un Lagušu pilsēta, un visi iesāktie projekti un plānotie projekti tiks pabeigti un turpināti. Mēs neskatīsimies uz to, ka būs lēmums, mēs būsim nodevusi Ādažu novada pašvaldībai lēmumu uz jūsu viedokli balstīto, ka Bukulti pieņemsim, ja jūs runājat tagad par Bukultiem pievienojas Ādažiem, tad mēs viņu izslēdzam no darba, no ikdienas darbiem un plānotajiem investīciju objektiem. Nē, noteikti nē, mēs to turpināsim darīt, kā tas ir ieplānots investīciju plānā un projektos. Mēs to esam darījuši arī līdz šim, un iedzīvotājiem nav jācieš, ja mainās kaut kādas teritoriālās izmaiņas. Tā kā, plānojas tajā brīdī, kur jūs dzīvojat, jūs saņemat to pakalpojumu, ko šī pašvaldība plāno. Te gan tagad ir ļoti svarīgs tas precizējums, kā šis process notiek, ja kādi no ciemiem tiešām pievienojas Ādažiem. Tātad jūs pieņemat lēmumu un sūtat to Ādažiem. Izstāstiet, un tad, ko dara Ādaži? Likumā ir ierakstīts, ka līdz decembrim Robežu novada pašvaldība iesniedz Ādažu pašvaldībai lēmumu. Tālāk procedūra. Mums vismaz kā Robežu novada pašvaldībai nav skaidra, jo normatīvajā aktā skaidri regulēts, kas notiek un kā tālāk nav. Tas noteikti nav jāprasa, varbūt Māris zina, ko vairāk kā ministrs bijušais un tagad Saeimas deputāts, kā notiek tā procedūra, kurā mirklī tad ir tās vēlēšanas jaunajā novadā, kādā procesā tas viss notiks, tas nebūs man atbildams jautājums, jo arī es esmu vaicājusi tad ministrijas pārstāvjiem, kas notiek tālāk, jo iedzīvotāji jautā, tādu īstu atbildi, kas notiek tālāk, es neesmu saņēmusi. Ādaži saņem Robežu lēmumu, un jūs ko darāt? Jā, tātad arī beigas noteikti nav komentējums no pašvaldības puses. Tas ir jautājums par varam un par procesu. Bet tātad Ādaži saņem šo te Robežu lēmumu, iepazīstās, un tas lēmums, šobrīd tas būs atkal tāds pirmšķietības pieņemums. Mēs dzirdējām, kā Pālāns kundze minēja, tātad Robežu deputāti lems par labu kaut kādam no šiem scenārijiem. Tas var būt šajos datos balstīts, tas var būt politisks lēmums, tas var būt dažāds emocionāls lēmums. Ādažu pašvaldība iepazīsies, un tāpēc arī Ādažu pašvaldība ļoti uzrunā iedzīvotājus balsot, jo mēs esam vienojušies ar Robežu pašvaldību, ka mums būs pieejami šie balsošanas rezultāti.
lai mēs redzētu, kādi bija šie balsojumi, lai arī Ādažu deputāti pieņemot, piemēram, ja ir bijis šis lēmums kaut kādos citos datos vai apsvērumos balstīts, un mēs redzam, kāda bija iedzīvotāja grība. Un tas ir tie divi elementi, ar ko iepazīsies Ādažu novada pašvaldības deputāti, un arī mūsu deputātu vidū jau ir šie jautājumi, jo Garkalnes pagasta iedzīvotāji arī jautā, kas tad notiek tālāk, kā tad 1. janvārs ir kā. Bet šis jautājums nebūs mums. Bet, ja kurā jūs vēl balsojat? Jā, bet mēs to droši vien nepaņemsim līdz 31. decembrim, kas mums arī nav noteikts. Mēs saņemsim šogad, un tāpēc šis process ir arī tāds ļoti, mēs teiktu, saspiests termiņos, un varbūt izmantošu izdarīt pateikt paldies visiem iedzīvotājiem, paldies Ropažu pašvaldībai par šīm tikšanās. Arī šodien man bija jācep Mārtiņa dienas kūciņas bērnam uz bērndārgu, bet es esmu šeit un ļoti respektēju to, ka iedzīvotāji nāk un uzdod šos jautājumus, lai ir šī atklātā diskusija. Paldies. Droši vien, ka neko sīkāk neskaidrojot labi, jā, vienkārši komentējot, jebkurā gadījumā, Mārta, tas jautājums būs tikai tāds, jebkurā gadījumā būs vēlēšanas, jeb jaunu novadu vēlēšanas, tikai tad viņš ir dienas jaunais novads tā. Jā, tātad sanāk, ka atkarībā no Ropažu lēmuma, pēc tam seko Ādažu lēmums, pēc tam tas aiziet uz varam. Un tātad varams izvērtē abu novadu lēmumus, ja viņš atzīst, ka tur viss ir korekti un loģiski un veidojās savienota teritorija, tad varams uzsākt darbu pie ļoti daudz likumu grozījumiem un arī informē vēlēšanu komisiju, un tātad tiek uzsākts darbs, lai gatavotos pašvaldību vēlēšanām, kurš būs 25. gadā. Līdz tam turpinās dzīve kā līdz šim. Cilvēki maksā nodokļus, adreses nemainās, pašvaldība turpina darbus, uzturēšanas atkritumus, nekas nemainās. Tātad sanāk, ka tā, jo šīs izmaiņas, viņas var skart kapitāla sabiedrības, kaut kāds inženieru tīklus, viņas var skart kredītus, viņas var skart mātiskās kaut kādas būves un tā līdzīgi. Tātad sanāk, ka viss šī te grāmatiskā puse arī prasa darbu, ir precedents, tātad Roja un Mērsaks savulaik arī ir sadalījušies, šī metode varamā jau ir aprobēta, tas prasīs kaut kādu gadu pusotru. Var sakot, vienkārši tas, lai zinām, no nākamā gada nebūs nekāda pārmaiņa. Jā, es gribu nolasīt jautājumu, kas ir uzdots mums tiešraidē no iedzīvotājiem. Ļoti daudz raksta, ka viņi nav saņēmuši nekustamā, kādu atpusētu nekustamā īpašumu, ka viņi saņem šo informāciju. Un te ir jautājums arī, kāpēc Ropaža atņēma pensionāriem transporta naudu no 20 eiro mēnesī uz 80 eiro gadā. Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums ir abām pašvaldībām, kāds ir nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un par ēku Ādažu pašvaldībā un Ropažu pašvaldībā. Ja drīkst par to pirmo, tomēr es gribētu jautāt arī pie tam uzreiz Ādažiem, vai jums vispār ir tāds nodoklis senioriem pabalsts, pabalsts senioriem, kur jūs izmaksājat, cik liels tas ir? Jā, es atvainošos, neesmu no galvas neatceros, bet tie ir braucieni vai x summa gadā, kad iesakās, jo mums ir gan dzelzceļš, gan autotransporta direkcijas pārvadātāji, dažādi šī pārvadātāji, līdz to var saņemt par biļetēm, var saņemt par pabalstu maksājumu. Bet tas ir reiz gadā, nav katru mēnesi? Biļets katru mēnesi, mēs izvēlējies. 10% mēnesi? 10% mēnesi, jā. Jā, bet es nepateikšu atvēr. Skaidrs, 10%. Mums ir visiem pensionāriem, nevis senioriem, bet pensionāriem, kuriem ir pensijas vecums, neizvērtējot, vai pensionārs strādā vai nestrādā, viņš saņem šo, kur nav jāsniedz atskaite, ikgadējo transporta kompensāciju 80 eiro mēnesī gadā visā novadā līdzvērtīgi. Nezinu, vai Garkalnes novadā bez izvērtējumu visiem bija pensiju vecumu sasniegušo, bet mēs izvērtējam, cik mēs visām, mums ir
pensijas vecumu. Visā novadā mēs izrēķinājām, ka tas, jo citos pagastos vispār nebija, ka tas ir tas, ko mēs varam pacelt, līdzvarot visiem vienādi. Šie 80 eiro mēnesī, pat pirmajā gadā mums, man liekas, ka bija 60, un pagājušajā gada budžetā mēs izvērtējām, ka mēs varam vēl šos 20 pievienot, tātad 80 eiro mēnesī, kurus to iesniegt un pārspēt ar kontā, un viņš var, iedzīvotājs var izmantot vai braucienu, nezinu, uz Rīgas tirgu, vai uz polikliniku, vai uz kādu koncertu pasākumu, kas viņam ir šis transporta kompensācija. Tas nekustamais īpašums nodoklis. Kāds tad ir? Mums ir dažādas atlaides, bet tas, kas ir bez atlaidēm, ir 1% no nekustamā īpašuma nodokļa. No šīs katastrālās vērtības 1%, bet tur ir dažādas atlaides. Nu, tad paskatāmies. Nē, mums ir 1% tur. Līdzīgi kā ar sociālajiem pabalstiem. Tās ir apmēram 2 A4 formāta lapas, un tā atlaižu politika arī, bet notiek galvā. Kāpēc ir iesniegts? Jā, paldies par jautājumu. Tad bāzes likme ir 1,5% gan zemēs, gan ēkām, bet... Lielāks nekā robežos? Nē, bet deklarētajiem ādažu iedzīvotājiem, kas ir deklarēti uz 1. janvāru 0,0, ja, tad tiek piemērots atlaides konkrēti iedzīvotājiem zemē. Tad ir 1,3%. Par zemi juridiskajām personām, kuru adrese ir ādažu novadā, tad likme ir 1%. Par ēkām ādažu deklarētajiem iedzīvotājiem atkarībā no katastra vērtības tur ir diferencēts nodoklis 0,2%. 0,4%, 0,6%. Tā kā visā valstī pārsvarā. Nu, bet deklarētajiem. Nu, labi, jā. Un tad arī virknē ar atlaidēm. Tad ir tāda iedzīvotāja grupa, kam pieder īpašums, bet viņš nav deklarēts, bet viņa īpašumā dzīvo deklarēts. Atkal iedzīvotājs. Arī tādu variantu mēdz būt, ja? Tur ir mazliet paaugstināta likme, 0,4%. Bet visu to tur tad ir jālasa saistošie noteikumi. Noteikti jūs varat... Daudz bērnu ģimenēm, ja tikai pavisam īsi, jo tas jautājums bija arī man iesaistītais. Ir. Jā, daudz bērnu ģimenēm arī ir 50% atlaidi, jā. Un, ko mēs diezgan veiksmīgi praktizējam, tad par ieguldījumu publiskā infrastruktūrā mēs piešķiram nodokļu atlaides līdz pat 90%. Līdz 10 gadiem, kamēr refinansējās tas ieguldījums. Kas tas ieguldījums būtu? Ieguldījums uz būvē? Piemēram, jā, izbūvēja kaut kādas komunikācijas, tātad ielā privātā iniciatīva, teiksim, apgaismojumu, kanalizāciju vai ūdensvadu, vai vienkārši virsmas segumu cieto izbūvē. Tātad, jā, mums ir 1% zemē, gan juridiskai, gan fiziskai personai. Un, ja nav deklarēts novadā, tad ir 1,5%. Bet atlaižu sistēmas visas tur ir tiešām ļoti saistošie noteikumi, kur jūs ļoti precīzi varat paskatīt. Tur atlaižu sistēmas ir diezgan ievērojams dažādām personām. Jā, mums ir dažas minūtes. Man ir 2 jautājumi. Man prieks, ka šodien es beidzot redzu izpildu direktoru, kurš man solīja atbildēt uz vēstuli līdz 3. novembrim. Jau no 31. jūlija gaidam atbildi, bet tā kā prieks, ka jūs esat un mēs varēsim par šo parunāt. Un otrs ir jautājums Palāns kundzei. Sakiet, lūdzu, par bērnu ēdināšanu, to, ko jūs minējāt, par tām pusdienām, kas mums tagad būs no nākamā gada vecākiem pašiem jāfinansē.
Kāds ir procents ietekmē uz budžetu šis bērnu mīlināšanas jautājums? Tas jautājums, kāpēc tas bija vajadzīgs? Jā, man varbūt deputāti var palīdzēt, šodien ļoti gara diena. Man liekas, ka šobrīd mums bija 2,3 miljoni, ko mēs tērējam pusdienu finansējumam. Būtībā ar cenu paaugstinājumu un tām grupām, kurām mēs atstājam šo 100% finansējumu un vēl šo līdzfinansējumu 50% nodrošināsim, ja mācās ārpus novada skolas un visām grupām, kas mācās ārpus novada šie 100%, ko es jau nosaucu, tad būtībā mums paliek apmēram tas pats finansējums nākamā gada budžeta bāzē, kad pacēl šo pusdienu cenu. Pusdienu gan iepirktā šīs firmas jau ir iesniegušas iesniegumus, ka viņas cenas cels. Mēs paskatīsimies, vai iepirkuma procedūras, vēl iepriekšējo iepirkuma procedūras laikā mēs vēl varam ar vienošanos procentuāli pacelt, vai arī tiks veikti jauni iepirkumi. Bet tas pašvaldības finansējums, ko mēs iegūtam, nākamā gada budžetā būs apmēram tajā pašā līmenī. Finansējums bija parēķināts arī apmēram 2,2–2,3 miljoni. Bet vienkārši mēs nespējam vairs līdzfinansēt. Visu finansēt ir nepieciešams šis vecāku līdzfinansējums, lai paceltu šo pusdienu cenu un nodrošinātu kvalitatīvu ēdināšanu. Pēdējais jau drīkst, tāpēc, ka ir pulkstenis, tas vienkārši ir jau 8. Sveiki, jā, Mikus, es esmu no Mārsela ciemata, un es arī iepriekšējās sapulcēs domai uzdevu jautājumu, ko jūs esat izdarījuši Mārselos? Vienīgais, ko jūs varētu pateikt, mēs ūdens tarifam piemetām. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski paskatīties uz to situāciju šobrīd ir tāda, ka pašpietiekams ciemats, kas nodrošina sev gan ar ūdenī, elektrību, tīra ielas, novads neko nedod. Nekā tur nav. Tur nav kam pieskarties. Un, manuprāt, ko es gribētu arī norādīt un aicināt, paskatīties, ka šie te novadi, es esmu par Ādeži, viņi absolūti nav salīdzināmi. Ko jūs cerat, ko Ādeži jums dos? Es arī pateikšu to, ka pavisam vienkārši piemērs, aizbraucot uz Ādežiem, ir pilnīgi pavisam savādāk sajūta. Es jūtu, ka tur ir, vulgarizēsim rietumi. Man uz Ādežiem braucot bērnu, vedot uz skolu un mazo vedot uz dārziņu, man ir pienākums no rīta saķēmēt matus un uzvilkt bikses. Es nebraucu trenuzēnā. Bet pirms 2 gadiem bija līdzīgi. Nē, es domāju, ka tur ir liels paldies arī iepriekšējiem mēram, jo tas nav noticis tā, tas nenotiek pēkšņi. Tā kultūra, kas tur valda, tā piederība un ja godīgi, tad, manuprāt, daudz no Mārseliem būtu gatavi arī padalīties ar to, jo Ādeži dod pretī to, kas ir vajadzīgs tam, ja mēs runājam par pabalstiem. Par kotleti, garšīgi, kvalitatīvi, piedodiet. Tāpēc, ko jūs cerat no Ādežiem? Ādeži jau dod. Jā, bet ko jūs cerat jūs Mārselā no Ādežiem? Es savā gadījumā būtu priecīgs arī pateikt paldies, jo mēs šobrīd diezgan, es teiktu, bezkaunīgi izmantojam infrastruktūru, par to nedod. Bet kas jūsu galā mainīsies labāk, ja jūs pievienosieties Ādežiem? Mēs būsim piederīgi. Tas ir piederīgs jautājums. Jā, viennozīmīgi. Tas ir piederīgs jautājums. Nē, bija būtiski, protams, to saprast. Te jau mēs redzam tos viedokļus. Ir ļoti labi, ka ir dažādi viedokļi. Es apaļojos, visi piedodiet. Tas, ko es ļoti gribētu, ja drīkst tā, tā, jūs ziniet kā, es drīkst atļauties pēdējo vārdu. Lai arī kāds būtu lēmums, mēs to pieņemam ar mieru, ar respektu. Priecājamies par vairākumu viedokli, ja arī paliekam mazākumā. Un nevēdājam, jo sliktāk jau nepaliks. Šo taču mēs nevaram paņemt. Pasaulē ir daudz traku lietu, par ko raizēties. Šo pieņemam un mieru. Paldies jums! Paldies! Erēdneču spiežam. Erēdā. Tā. Re, kur ir beigt.